Labdien! Prieks jūs visus redzēt valsts kontrolē uz kārtējo diskusiju un revīzijas rezultātu prezentāciju, kur šodien esam sagatavojuši. Šoreiz mūsu tēma ir onkoloģija, un mēs runāsim par rezultātiem revīzijā, kur mēs esam nosaukuši onkoloģiju prioritāti bez rezultāta. Un pasākumu ievadu daļā valsts kontrolas padomes locekli Maija Aboliņa pastāstīs par revīzijā konstatēto, un savukārt turpinājumā mēs esam uzaicinājuši šeit valsts kontrolē cilvēks, kuri ikdienā strādā ar onkoloģijas jautājumiem visdažādākās kapacitātēs, gan medicīnas sistēmā, gan valsts pārvaldē, lai pārunātu tos jautājumus, kas varbūt tās var izkāpt ārpus ziņojumu, un veids, kā mēs varam pastīties mazliet uz priekšu, ko mēs varētu visu kopā darīt, lai tās problēmas varētu labāk risināt un lai mūsu valstī situācija onkoloģijas jomā būtu labāka. Tātad paldies vēlreiz visiem, kas ir ieradušies, paldies cilvēkiem, kas seko mums tiešraidē vai skatīsies šo pārraidi pēc tam kaut kad savērtākajā laikā, un tagad es došu vārdu valsts kontrolas padomes loceklē Maijai Aboliņai. Paldies. Lūdzu, Maija. Labdien visiem klātesošajiem šeit, labdien tiem, kas mūs skatās tiešraidē, labdien tiem, ar ko mēs esam sadarbojušies šīs lielās ilgstošās revīzijas laikā, un labdien tiem, kam šī tēma ir personīgi svarīga. Onkoloģija mūsu valstī jau gadiem ir noteikta par prioritāti veselības aprūpes sistēmā. Kāpēc par prioritāti? Kādi tam ir iemesli? Iemesli tam ir slikti sabiedrības veselības rādītāji onkoloģijas jomā. Katru gadu pāri pa 11,000 jaunu vēža pacientu. Vēža mirstība Latvijā ir augstākā Baltijas valstīs. Vēža mirstība Latvijā ir par 15% virs vidējā rādītāja Eiropas Savienībā. Un mirstība no novēršamiem cēloņiem Latvijā ir 2 augstāka nekā vidēja Eiropas Savienībā. Ar novēršamiem cēloņiem saprotot tādas slimības, kuras efektīvā veselības aprūpes sistēmā būtu jāvar izārstēt. No vienas puses šie ir iemesli tam, kādēļ tā gadiem ir noteikti par prioritāti, bet no otras puses tie ir rezultāti tam, kā mēs pie šīs prioritātes ikdienā gadiem strādājam, un šie rezultāti neuzlabojās. Tādēļ šī ir prioritāte uz papīra, tā ir prioritāte bez rezultāta. Tālāk tad ieskicēšu par to, ko mēs skatījām onkoloģijas jomā šajā konkrētajā revīzijā, ko revidenti identificēja kā tās jomas, kurām ir būtiska ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem onkoloģijas jomā, un arī par revīzijā izdarītos secinājumu ticamību un tātad uzticamību. Pirmā tēma. Onkoloģija savā būtībā, kā teica mans kolēģis vakar, ir cīņa ar laiku. Tādēļ pirmā izšķirīgā lieta ir agrīna diagnostika. Ja reiz onkoloģiska diagnoze ir uzstādīta, tad nenoliedzami izšķiroša ir efektīva medikamentozā terapija. Un visbeidzot, jebkurām procesiem valsts pārvaldē asinsrite ir kvalitatīvi dati. Un tas ir nepieciešams ne tikai finanšu plānošanai, bet arī procesu attīstībai, pakalpojumu kvalitātes attīstībai un uzraudzībai, zinātniskai pētniecībai un tā tālāk un tā joprojām. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas gadus, periods, par kuru analizēti dati šajā konkrētajā revīzijā, ir salīdzinoši garš, 5 gadi sākot no 2017. gada. Un, ja tas attiecīgi saturiski, loģiski ir bijis nepieciešams, tad revidenti, protams, skatījās arī plašāk, ņemot klāt situācijas analīzi pēdējos gados. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka šajā revīzijā visas pārbaudes ir veiktas caur pacientu prizmu, vērtējot to, kā pacients piedzīvo mūsu veselības aprūpes sistēmu onkoloģiskas slimības gadījumā. Par revīzijā izdarīto datu analīzi.
Šīs revīzijas pievienotā vērtība ir tajā, ka šī ir unikāla datu analīze, jo šādā griezumā ikdienā dati veselības aprūpes resorā nav pieejami. Revīzijā izdarītie secinājumi balstās uz revidentu izdarīto datu analīzi par 133 ģimenes ārstu praksēs reģistrētajiem pacientiem, viņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, un tas nozīmē 3500 onkoloģijas pacientu. Onkoloģijas slimības ir obligāti reģistrējamas slimības, un mēs izmantojām arī publiskajā sektorā pieejamos datus par šiem te pacientiem ar 20 izplatītākajām ļaundabīgu audzēju diagnozēm, un šeit ir vēl ap 30 000 pacientu. Mēs veicām ģimenes ārstu aptauju un arī ārstniecības iestāžu aptauju, un kas šajā revīzijā ir īpaši būtiski, lai revidenti varētu analizēt arī jau medicīniskas ievirses jautājumus. Mēs sadarbojāmies ar ekspertiem medicīnas jomā. Paldies doktorei profesorai Sandrai Lēniecei, kurš šodien nevarēja būt klāt, bet ir deleģējusi savu kolēģi pārstāvēt viņas jautājumus šodienas diskusijā. Paldies doktorei asociētai profesorei un onkologa asociācijas valdes priekšsēdētājai Alintai Hegmanei, kas izveica lielu darbu, lai novērtētu kompensējamo zāļu saraksta saturisko atbilstību standarta ārstēšanas praksē mūsdienās. Tālāk par katru no tēmām jau sīkāk. Par agrīno diagnostiku. Ko mēs vērtējām? Mēs vērtējām ikgadējās profilaktiskās pārbaudes pie ģimenes ārstiem, kas attiecās ne tikai uz onkoloģiju, bet uz veselības profilaksi kopumā. Un šeit mēs katrs varam pavērtēt to, kad mēs pēdējo reizi bijām pie sava ģimenes ārsta un kad mūsu tuvinieki pēdējo reizi apmeklēja ģimenes ārstu, nesot sūdzībām tīri, lai pārliecinātos, ka nav nekādu neredzamu pazīmju, kas varētu jau liecināt par kaut ko nopietnāku. Kopumā tad mēs vērtējām 4 veidu skrīningu problēma jautājumus, proti skrīningi jau ir specializētas profilaktiskās pārbaudes tieši onkoloģisku slimību diagnosticēšanai, un mūsu valstī tādas ir 4 - krūtsvēža, dzemdas kakla vēža, zarnu vēža un prostatas vēža skrīnings. Prostatas vēža skrīnings ievies 21. gadā. Šīs profilaktiskās pārbaudes var raksturot ar svarīgāko apgalvojumu zema pacientu atsaucība. Profilaktiskajās pārbaudēs, pat pieņemot to, ka ģimenes ārsti un pacienti ikdienā zināmas profilaktiskas ievirzes pārbaudes īsteno kārtējo pacientu apmeklējumu laikā, tomēr reģistrēto profilaktisko apskašu skaits ir ļoti, ļoti zems - 14% vidēji 5 gadu laikā. Attiecībā uz vēža skrīningiem atsakojot, šeit ir dati par vispār, tātad kāda ir skrīninga atsaucība, bet mēs revīzijā atsakojām onkoloģijas pacientu šo te ceļu līdz diagnozei, vai viņi ir iepriekš veikuši vēža skrīningu. Un arī tur ir redzama šī zemā pacientu līdzestība prostatas vēža gadījumā 2%, dzemdas kakla vēža gadījumā, kas ir tas labākais piemērs 40%, bet šie rādītāji būtiski atpaliek gan no veselības ministrijas plānotajiem rādītājiem ieviešot skrīningus, gan no Eiropā un starptautiski rekomendētās un īstenotās labās prakses Eiropā vispār līdz 2030. gadam. Šim atsaucības rādītājam mērķis jau ir uzstādīts 90%. Tā kā iemesli šeit ir noteikti dažādi, mūsu sabiedrības arī kopējā līdzestības kultūra, bet skaidrs ir viens, un to apliecināja arī Covid laiks. Pirmais saskarsmes punkts pacientam ar veselības aprūpes sistēmu ir ģimenes ārsts, un ja šī sadarbība tur notiktu un tiktu atrisināta tieši šķēršļi, kas mums ir primārajā veselības aprūpē, tad ģimenes ārstiem varētu būt ļoti liela ietekme uz mūsu sabiedrības audzināšanu un šo līdzestības kultūras veidošanu.
Tā. Tālāk, ja reiz ir kādas aizdomas pamanītas šajās sākotnējās pārbaudēs, tad vēl jau būtiskāk ir turpināt izmeklējumus, lai nonāktu līdz diagnozei. 2016. gadā Latvijā tika ieviest tā saucamais zaļais koridors, kas nozīmē prioritāru kārtību pacientam ar aizdomām par onkoloģisku slimību, tieši ar mērķi pēc iespējas ātrāk nonākt līdz diagnozei. Un sasummējot dienu skaitu, ko paredz normatīvie akti, vizīti pie ģimenes ārsta, izmeklējums neilgākā 10 dienās zaļajā koridorā, tad atkārtots izmeklējums pie ģimenes ārsta, izmeklējums specializētajā ārstniecības iestādē, sanāk, ka cilvēkam līdz diagnozei būtu jānonāk 65 dienu laikā. Savukārt, veicot datu analīzi par faktisko situāciju šobrīd, tās ir 195 dienas, 3 reizes ilgāk. Iemesls šim visam, jāsaka tā, ka te nav vieta revidentu kritikai, bet mums ir jāapzinās faktiskā situācija, ka 92% no izmeklējumiem zaļā koridora ietvaros tiek sniegti pacientiem, kuriem jau ir noteikta onkoloģiska diagnoze. Un, tas noteikti ir iemesls, tam iemesls ir tas, ka nav atrisināts, kā tad šiem pacientiem turpināt ārstēšanos onkoloģijas jomā. Bet tas izskaidro to, kāpēc šis dienu skaits ir tik liels pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku diagnozi, un faktiski mums pasaka priekšā to, ka visi pacienti zaļajā koridorā stāv vienotā rindā. Tas, kas ir pozitīvi zaļā koridora gadījumā, ir saistībā ar finansējumu, jo finansējums nav ierobežots zaļā koridora pārbaudēm, un tik, cik šādas pārbaudas ir kapacitāte veikt, tik arī valsts ar garantiju apmaksās. Bet no otras puses, šis ir piemērs tam, ka ne visas lietas var atrisināt ar finansējumu. Par zāļu kompensācijas sistēmu. Šeit ir milzums daudz secinājumu, konstatējumu, pārdomu un ieteikumu, par kuriem mēs turpināsim diskusiju arī otrajā konferences daļā. Bet par galvenajiem secinājumiem tad es ieskicēšu. Tas nav nekas jauns, kad Latvijā kompensējamo zāļu izdevumi, ne tikai onkoloģijas zāļu, bet vispār kopējie izdevumi ir zemākie Baltijas valstīs. Onkoloģijas jomā mēs esam valstu saraksta pašā apakšgalā. Tā kā šeit, protams, ir iemesls runāt par nepietiekamu finansējumu kompensējumu zāļu sarakstam. Tas, ko mēs revīzijā vērtējām, kā tad tiek plānots šis finansējums, ir īpaši ņemot vērā nepieejamos datus. Un iezīmējas tendence, ka mums kompensējumu zāļu budžets tiek plānots virzienā no augšas uz leju. Tiek piešķirta noteikta summa, kura tālāk veselības resorā būtu taisnīgi jāsadala starp pacientiem un viņu vajadzībām. Veselības ministrija ikgadēji arī veic aprēķinus balstoties uz datiem, bet balstoties uz datiem par tiem pacientiem, kas iepriekšējā periodā ir saņēmuši kompensējumos medikamentus. Bet tas, par ko datu nav un par ko nekādus aprēķinus veikt nav iespējams, tie ir pacienti, kuri iepriekšējā periodā ir palikuši ārpus kompensējumās zāļu sistēmas. Un par tiem mums informācijas nekādas nav. Bet, ja mēs paskatāmies, tad 2019. gadā proporcijas starp pacientiem, kas saņēma zāles un palika ārpusē, ir 32% pret 68%. Tad ir jautājums, ar ko un kā ārstējās 68% onkoloģijas pacientu 2019. gadā. Jā, vēl piebildīšu par finansējumu. Sūdzības no iesaistītajām pusēm mēs esam saklausījuši par to, ka finansējums netiek plānots tā, lai būtu prognozējums pieaugums, kas ir svarīgi iesaistītajām pusēm. Tāpat tajos gadījumos, kur veselības ministrija ir veikusi aprēķinus, kaut vai ņemam, piemēram, onkoloģijas plānu līdz 24. gadam, viņam ir nepietiekams finansējums apakšā. Tālāk, neskatoties uz tātad ierobežoto finansējumu, mums Latvijā ir augstākās zāļu cenas Baltijas valstīs. Un, lai cik tas paradoxāli arī nebūtu, tad šo situāciju rada mūsu ministru kabineta noteikumos apstiprinātā
zāļu cenu aprēķināšanas formula. Un neskatoties uz to, ka par šo problemātiku un iespējamiem risinājumiem jau iepriekš ir izteikusies konkurences padome un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, nekādas pārmaiņas nav notikušas. Un to, kāpēc mums ir šāda formula un kāpēc viņa nevarētu būt citādāka, apsvērumi, dati un kāpēc tas tik ilgi nekas nav pārskatīts, valsts institucionālajā atmiņā nav saglabājušies. Izejas punkts kompensējumu zāļu cenu veidošanas mehānismā ir ražotāja noteiktā bāzes cena. Un tālāk tai tiek pievienots lieltirgotavas uzcenojums un aptiekas uzcenojums, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Problemātiskā sadaļa šajā stāstā ir lieltirgotavas uzcenojums, jo tas ir noteikts procentuāli no ražotāja cenas. Un tas nozīmē to, ka jo augstāka ražotāja cena, jo šis uzcenojums ir augstāks. Un viņš pieaug attiecīgi neierobežoti. It īpaši, ja mēs runājam par dārgām zālēm, kādas tās ir onkoloģisko zāļu segmentā. Salīdzinājumam aptiekas uzcenojums gan ir ierobežots, tam ir noteikti griesti. Vērsīsim uzmanību arī uz to, ka normatīvajos aktos pašlaik Nacionālajiem veselības dienestam ir piešķirts mandāts periodiski vērtēt un salīdzināt gan ražotāju cenu, gan šo lieltirgotavas cenu, kas ir šis problemātiskais posms, ar situāciju noteiktās valstīs, tai skaitā Baltijā, bet Nacionālais veselības dienests galvenokārt vērtē ražotāju cenu. Runājot jau par kompensējumu zāļu saraksta tādu medicīnisko ievirzi, ir būtiski, ka kompensējumās zāles tiek iedalītas terapijas līnijās. Un pirmās terapijas līnijas tās nozīmē zāles, ar kurām ir jāsāk ārstēt katru pacientu ar noteiktu diagnozi. Tās ir efektīvākās un optimālākais risinājums, it īpaši uzsākot ārstēšanu pēc iespējas ātrāk. Ja šī pirmās līnijas terapija nav efektīva, vai tai ir kādas nesapanesamas blaknes, pacientam konkrētam izveidosies rezistence, tad ārsti ķerās pie nākamās terapijas līnijas zālēm un tā tālāk. Kas ir būtiski, ka šādā veidā katrā nākamajā terapijas līnijā pacientu skaits matemātiski samazinās. Mēs revīzijā sadarbībā ar ekspertiem vērtējām onkoloģisko diagnožu sarakstu un to, vai katrai šai diagnozei ir vai nav šī sākotnējā pirmā terapijas līnija un pēctecīga ārstēšana. Un datos šie rezultāti izskatās tādējādi, ka pilnvērtīga terapija ir pieejama 27% no vēža diagnozēm. Kādēļ es pieminēju šo pacientu skaita samazināšanos? Tādēļ, ka Nacionālajiem veselības dienestam budžeta apsvērumu dēļ ir iespēja zāles iekļaut vai nu pirmajā līnijā, kur sagaidāms lielākais pacientu pieprasījums, vai nākamajās līnijās, tikai tādēļ, ka tur ir mazāks pacientu skaits un tam būs vajadzīgs mazāks finansējums. Bet, ja mēs paskatāmies caur pacienta prizmu, tad viņiem visiem ir vajadzīgas vienas un tās pašas zāles. Un vienam valsts viņas apmaksā, un citam valsts viņas neapmaksā. Un šeit veidojās šis vienlīdzīgo iespēju pārkāpums, kur pacienti tiek sašķiroti tādā loterijas kārtībā. It īpaši ņemot vērā to, ka pieteikumus iesniegt zāļu iekļaušanai kompensējumu zāļu sarakstā šobrīd tā ir ekskluzīva zāļu ražotāju kompetence, un valstī neviens no atbildīgo institūciju puses netur rūpi par to, kas ir sarakstā faktiski, kam tur ir jābūt un kādas būtu prioritātes, lai mēs noteiktu secību, kādā zālēm tur ir jāparādās. Nākamais posms mums revīzijā bija izvērtēt 11 izplatītākās vēža diagnozes, mūsu kompensējumu zāļu sarakstā iekļautās zāles un kā tas atbilst Eiropas klīniskajās vadlīnijās noteiktajām ārstēšanas standartam. Tātad tās ir vadlīnijas, pēc kurām mēs sagaidām, ka vadīsies ārsti, kas mūs ārstē, un tās ir pierādījumos balstītas. Tātad tas būtu uzskatāms par labo praksi šajā jomā. Un šeit šie rādītāji vēlreiz uzsver, ka runa ir par
izplatītākajām diagnozēm, nevis retajām diagnozēm, ir tādi, ka Latvijā, atbilstoši Eiropas standartam, ārsti var ārstēt un ārstē olnīcu vēzi un nemetastātisku zarnu vēzi. Kompensācijas sistēma mūsu valstī sadalās divās daļās. Ir vispārējais mehānisms, uz kuru tad es attiecinu to, ko es stāstīju par kompensējumu zāļu sarakstu, un individuālais, kurš konceptuāli ir paredzēts priekš izņēmumu gadījumiem. Vai tās ir retas diagnozes, vai tās ir nesalīdzinājumi dārgas zāles, kur vienmēr būs nepieciešams veikt šo vērtējumu un pieņemt arī skarbus lēmumus, kā sabalansēt individuāla cilvēka nepieciešamība ārstēties ar sabiedrības kopējo vajadzību nodrošināt medicīnisko palīdzību pēc iespējas lielākam pacientu skaitam. Bet mūsu iepriekš minēto trūkumu dēļ tajā vispārējā mehānismā, kas mums ir tik ļoti izretināts, ka droši vien publiski kauns būtu par to atzīties, individuālajā mehānismā nonāk visi šie apdalītie onkoloģijas pacienti, un tur viņi saskarās ar to, ka ir noteikts summas ierobežojums, nedaudz virs 14,000 eiro. Un atkal, tas ir vēsturiski noteikts cipars, droši vien pārreķināts ieviešot eiro, nekas tur nav pārskatīts, nekādi apsvērumi nav izdarīti. Bet ja mēs salīdzinām ar to, cik valstī izmaksā kompensējumās zāles onkoloģijas pacientam, ja viņas ir iekļautas sarakstā, tad pacients tiek pie ārstēšanas vidēji 50,000 eiro apmērā gadā. Un apakšā ir pielikti dati par to, kādi ir vidējie onkoloģijas pacientu ienākumi, vadoties no pieejamās informācijas, un tad šeit ir redzams, ka tie ir līdz 1277 eiro mēnesī. Un tad mēs varam vērtēt, vai mūsu valstī visiem pacientiem faktiski ir nodrošināta iespēja saņemt medicīniskās palīdzības minimumu. Īsumā par onkoloģijas reģistra darbību. Tātad valstī ir vienmēr pastāvējusi statistikas vajadzībām lietojama datubāze, kurā reģistrē minimālu informāciju par onkoloģijas pacientiem, sākot ar onkoloģijas pacientu skaitu. Kaut kādās reformu gaidās un droši vien labu nodomu vadīti, cilvēki ir veikuši reformu šajā jomā un īstenībā ir izjaukuši to, kas līdz tam darbojās un bija vienīgais avots informācijai. Tā rezultātā šobrīd, 23. gadā, mums valstī ir pieejama par onkoloģijas pacientu skaitu par 19. gadu un tikai provizoriski, kas nozīmē, ka tur vēl tiek veikts kvalitātes kontrols un šie dati vēl var mainīties. 2022. gadā ar plašām diskusijām arī sabiedrībā un publiskajā telpā tika pieteikts jauns projekts, jauns vēža reģistrs, kurš būtu lietojams daudz plašākām vajadzībām, pētniecībai, kvalitātes kontrolei un tā tālāk. Šo projektu tika uzticēts īstenot Nacionālam veselības dienestam un Rīgas Austrumklīniskajai universitātes slimnīcai un tika piešķirts arī finansējums 1,6 miljoni eiro. Kad mēs uzsākām revīziju un gada sākumā pieprasījām informāciju par projektu vadības plānu, par atbildīgajiem, par termiņiem un starptermiņiem, šo informāciju mēs nesaņēmām, neesam saņēmuši līdz šai dienai. Tā vietā gada otrajā pusē atbildīgās veselības resora institūcijas nonāca pie secinājuma, ka slimnīca neesot tiesīga šādu projektu ne īstenot, ne arī turpmāk šādu reģistru uzturēt. Un projekts atgriezās nevis nulles punktā, bet vēl krietni ietpakaļ, un jau tagad, saskaņojot revīzijas ziņojumu un ieteikumus, mēs tā arī neesam saņēmuši no veselības ministrijas informāciju par to, kad tad mums būs tas jaunais vēža reģistrs. Šis ir viens no piemēriem, ko nozīmē trūkumi projektu vadībā publiskajā sektorā. Jo kā tas ir iespējams, ka pēc tam, kad ir pieteikts konkrēts projekts, kurš ir izturējis šo prioritāšu svēršanu budžeta plānošanas procesā, kuram ir piešķirts finansējums, projekts un atbildīgie gada laikā nonāk pie secinājuma, īstenībā mēs to nemaz nevaram darīt. Un tam nekas nesako. Par to nevienam nav jāatbild. Otrajā plānā ir jautājums par to, kas notiek ar piešķirto finansējumu šī gada laikā. Un valsts kontrole ikgadēji, ne tikai veselības resorā, arī citos finanšu revīzijā kritizē praksi,
ka budžeta plānošanas posmā prioritārajiem pasākumiem piešķirtais finansējums, kas paredz arī noteiktus rezultātus, kas par šo naudu ir jāizdara, gada laikā necaurredzami tiek pārdalīts pamatā resoru ietvaros kaut kam citam. Ja mēs paskatāmies, kā budžeta plānošanas procesā veidojas budžets, tad mums vajadzētu pieņemt, ka visas vajadzības tiek sarindotas prioritārā secībā. Finansējums ir ierobežots un lēmumu pieņēmējiem vienā vietā ir jāpavelk svītra, kam finansējums tiks piešķirts un kas, diemžēl, paliks bez finansējuma. Un tie ir arī tādi plaši apspriesti sabiedrībā projekti, kā piemēram vēža reģistrs, kas ir samilzus problēma, bet gada laikā rezultāti izpaliek, un 22. gada decembrī 1,6 miljoni, neskatoties uz to jau, ka bija zināms, ka slimnīca šo projektu neīstenos, tika ieguldīts slimnīcas pamatkapitālā, un 900 000 tika pārdalīti iepriekš neplānotas medicīniskas ierīces iegādēji. Valsts kontroles revidenti nesaka un neapgalvo, ka šī nebija pareizā izvēle, ko ir ieguldīt šo finansējumu. Valsts kontroles revidenti saka, ka mēs nevaram izsekot, vai tā bija nākamā prioritāte zem svītras. Nu, lūk, tas par revīzijas secinājumiem, par skatu nākotnē. Mums ir sniegti 6 ieteikumi. Tie nav viegli paveicams darbības, tie ir pieteikumi struktūrālām reformām. Nu, piemēram, pārbūvēt kompensējumu zāļu sarakstu, to sasaistot ar starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām. Tādēļ ir jāskatās realitātei acīs. Termiņi pirmajā brīdī var šķist gari un tāli, bet tie ir arī salāgot ar nozares politikas plānošanas dokumentiem. Proti kopumā valsts kontrole vērtēs rezultātus ieteikumu īstenošanā pēc 5 gadiem. Bet mēs mērīsim konkrētus rādītājus, vai ir palielinājusies atsaucība profilaktiskajās pārbaudēs, vai ir atsaucība palielinājusies vēža skrīningos, vai diagnoze tiek noteikti 65 dienās, vai palielinās diagnožu skaits, kam ir pieejams Eiropas standartam atbilstoši kompensējumie medikamenti, un tā tālāk un tā joprojām. Bet ieteikumu uzraudzību mēs veicam pastāvīgi, līdz ar to mēs regulāri komunicēsim ar Veselības ministriju arī līdz 28. gadam, un attiecīgi nepieciešamības gadījumā arī informēsim sabiedrību par progresu šajā jomā. Tas no manas puses viss. Laiks jautājumiem. Jā, vēl liels paldies revīzijas grupai, jo aiz šī darba, ilgstošā darba stāv manas kolēģis. Un tā ir veselības sektora atbildīgā vadītāja Līga Pūre, revīzijas grupas vadītāja Linda Sandere un revidentes Olga Rezovska un Oksana Bureja. Paldies jums! Tā, man mikrofons darbojās. Jā, paldies, Maija. Paldies klausītājiem par uzklausīšanu. Un, kā jau es sākotnēji minēju, tad mēs esam uzsākuši šo praksi mazliet varbūt izkāpt ārpus revīzijas rāmja un ar cilvēkiem, kas pārstāv šo nozaru un kas viņā ikdienā darbojās, pārunāt šos jautājumus, kas ir revīzijā skarti, lai iezīmētu varbūt kaut kādas idejas un ceļu uz priekšdienām, kā šo situāciju vērst par labu un uzlabot. Un tāpēc mēs diskusijā esam uzaicinājuši šeit šodien vairākus nozares cilvēkus, un es pa vienam jūs aicināšu priekšā, arī piesakot, tad lūdzu nāciet un ieņemiet vietas. Un kā pirmo es vēlētos aicināt Māju Āboliņu ieņemt vietu, kur arī piedalīsies šajā diskusijā šodien. Tad Olga Valceņa, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienības Onko-alianses vadītāja, lūdzu. Labdien, Olga. Rūta Dimanta, Ziedot LV, valdes priekšsēdētāja. Ilona Lašaka, Tiesības sarga biroja sociālā, ekonomiskā un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece.
Dr. Ingrīda Ūdra, rakus ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 9. B nodaļas vadītāja un virsārsta hematoloģijā, Hematologu asociācijas valdes locekle. Lūdzu. Juris Gaiķis, konkurences padomes priekšsēdētājs, lūdzu. Antra Valdman, veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Šo es sev rezervēju. Un visbeidzot, Dr. Alinta Hegmane, rakus certificēta onkoloģija ķīmijterapeita, Latvijas Universitātes asociētā profesora, Latvijas onkologu asociācijas valdes priekšsēdētāja. Labdien! Prieks jūs visus redzēt, paldies par atsaucību, ka bijāt ar mieru šodien šeit ierasties un runāt par šiem jautājumiem. No tādas secības viedokļa mēs pārunāsim diskusijas jautājumus, bet arī klātsošiem, kur ir ieradušies, būs iespēja beigās vai izteikt kādu repliku vai uzdot kādu jautājumu kādam no diskusijas dalībniekiem diskusijas noslēgumā. Labi, un tad es varbūt tās vēlētos sākt ar tādu pavisam nelielu ievadiņu un arī pirmai vārdu dot Olgai, tāpēc, ka jūs, Olga, pārstāvat lielā mērā to pacientu sabiedrību, kura saskarās ar veidu, kādā mēs spējam palīdzēt onkoloģijas pacientiem valstī un savā ziņā esat arī viņu balss. Un te es gribētu teikt tos ievadvārdus tādus, ka mēs par onkoloģiju runājam ļoti daudz. Nav Latvijā droši vien ģimenes, kur vienā vai otrā veidā nebūtu saskārusies ar onkoloģiju. Mums ir izdomātas sistēmas un veidi, kā mēs varam iet uz šo agrīno diagnostiku. Mums ir primārā veselības aprūpe ar ģimenes ārstiem, kuri var ikgadēji veikt tādu profilaktiskās pārbaudas veselības. Mums ir 4 skrīninga veidi, kur valsts apmaksā tātad agrīnās diagnostikas pasākums. Mums ir zaļie koridori un vēl viss kaut kas. Un varētu domāt, mēs tiešām arī daudz darām, bet tomēr dienas beigās tas līdz galam nestrādā. Jo tie rādītāji agrīnai diagnostikai ir zemi un zaļies koridors, kā mēs redzam, nenodrošina to ātro diagnostiku. Kā jūs redzat no pacientu puses raugoties, kur ir tā lielākā problēma, kas varbūt tās notiek ar to izdomāto sistēmu reālajā dzīvē, kāpēc viņi nenostrādā? Lūdzu, ņemiet mikrofonu. Jā, labdien visiem. Pirmkārt, gribu sākt ar to, ka pirmo reizi patiesībā mums būs instruments no tā, kam ir vara, kurā būs savilkts kopā tas, kas visiem mums ir jāizdara, lai uzlabotu situāciju. Jo pacienti runā par problēmām nozarē, ārsti runā par problēmām nozarē, bet mums vajadzēja tādu papildus ārējo stimulu, tā ka valsts kontrolē paldies par kopsavilkumu, par kļūdu, par lielu darbu. Attiecībā uz jūsu jautājumu, kā jūtās pacients un ko mēs redzam, es gribu nodalīt 2 lietas. Pirmais ir jādala tos cilvēkus, kuri vēl nav slimi. Tad mēs ar viņiem runājam par skrīningu, par profilaktiskajām pārbaudēm, un nevajag iedomāties, ka mums pietiks tikai aiziet pie ģimenes ārsta un viņiem tagad iedot 3. māsu un viss notiks. Mums trūkst cilvēka, kurš redz visu lauku kopumā, saprot gan komunikāciju ar sabiedrību, saprot par veselības mācības nozīmi skolā, saprot, kas ir jādara, saprot, ka tās vēstuli, kas šobrīd atnāk ar uzaicinājumu uz zemdis kakla skrīningu, ir briesmīga paskata un satura, un tas nemotivē cilvēkus neko darīt. Tas nemotivē ģimenes ārstus strādāt un zvanīt cilvēkiem, jo viņiem ir viena māsa un nedaudz papildus finansējumu. Mums nav sakārtota sistēma, ka jābūt ir obligāti 3 māsām, kas runā slimnīcā. Tas, ko mēs runājam par to, kas notiek, ja pirmo reizi mēs atnākam uz zaļo koridoru, tā sajūta, ja mēs uz papīra to saucam par haosu, tā sajūta patiesībā ir bailes. Iedomājieties, ka jums ir bail. Jūs esat viens, lielākoties, piemēram, sievietēm neviens pat līdzi neiet. Uz tām vienām pārbaudēm, ja vīriešiem vēl sievietēm pamatā nenāk. Neviens līdzi, tev ir bet, tu nezini, kam zvanīt, un ja tu nedod Dievs dzīvo Rēzeknes pusē, kur jābrauc vēl ar 2 sabiedriskiem transportiem, un tu nemaz nevari atbraukt, jo tev nav naudas līdz Rīgai aizbraukt, vai, piemēram, nav iespējas 9 nonākt slimnīcā, tad tā sajūta ir nepatīkama. Un tur mēs savukārt runājam par to, ka jābūt ir
koordinatoriem. Nevis tik, cik valsts iedeva budžetu, bet tik, cik reāli vajag. Mēs runājam par māsām onkoloģijas, kas var mācīt un skaidrot pacientiem. Mēs runājam par valsts vienotu komunikācijas politiku, kā panākt, ka gan sabiedrība ir informēta, gan visi pārējie zina, ka ir jāiet uz skrīningu, ka pat frizieris var pajautāt, Klau, vai tu biji. Tās ir tās lietas, kuras mēs varam darīt šajā jomā. Jā, paldies. Es tieši aizdomājos par to, ka, protams, ir arī tā vēsturiskā tautas atmiņa un cilvēkiem ir tie priekšstati par to onkoloģiju un par vēzi un vēža diagnozi bieži vien asociējās ar letālu iznākumu kaut kad tuvākajā nākotnē. Un, protams, pasaule ir mainījusies, ārstniecības metodas ir mainījušās un daudz ko var izdarīt savādāk, bet vai cilvēki to tā saprot un sajūtība, tomēr vēl dominē tās bailes, tā nedrošība un arī visi šie iemesli, ko jūs nosaucāt, kas tā kā, arī cilvēkiem pašiem varbūt tās neļauj to lēmumu pareizo pieņemt, pašiem varbūt iet uz tām pārbaudēm un tāpēc arī tie rādītāji ir zemāki. Bet es domāju, te ir arī tiešām tā komunikācijas lieta arī no valsts puses, jo realitātē mēs esam redzējuši gadījumus, ka tad, kad ir kaut kādas lielas krīzes, tad atrodas gan nauda komunikācijai 100 000 un vairāk un kampaņām un visam pārējiem, bet šeit tās ir tās vēstulītes. Es gribu pateikt to, ka jā, stigma joprojām eksistē un stigma ir liela, un ja mēs redzam, ka mēs ārstējam ar labām zālēm, kuras reāli palīdz mazāk kā 40% pacientu, tad skaidrs, ka stigma ir un stigma būs. Bet mums vēl ir jādomā par to, kā mēs plānojam visas šīs lietas un kā mēs organizējam sistēmu. Tas ir tas, kur pazūd pacients. Mēs runājam par lietu sakārtošanu, bet ne par pacientu, bet skrīnings, būsim godīgi, visvairāk ir vajadzīgs valstī, jo agrs skrīnings nozīmē zemākas ārstēšanas izmaksas. Un jo mēs vairāk ieguldīsim skrīninga uzlabošanā, jo mazāk mums būs vēlīni diagnosticēto pacientu, kuriem vajag dārgās zāles. Paldies. Dr. Rūda, es gribēju nākamo jautājumu jums uzdot. Jautājums varbūt jums arī kā ārstam. Mums ir noteikti šis mērķis 65 dienas līdz diagnozai, no aizdomām līdz diagnozai. Un tas, protams, ir saistīts ar visiem šiem agrīnās diagnostikas jautājumiem. Tā vidējā realitāte vai vidējās aritmētiskais, kur mēs nonākam, ir 195 dienas. Ko tas īsti nozīmē? Kā jums atšķirās pacients, kas pie jums ienāk durvīm, tad, kad viņam ir 65 dienu laikā noteikti diagnoze, tad, kad viņam ir 195 dienu laikā noteikti diagnoze? Cik tas skrējiens ar laiku ir svarīgs onkoloģijā? Runājot, es vairāk izteikšos varbūt par hemato-onkoloģiju, kur tas laiks ir, es domāju, daudz svarīgāks pat nekā onkoloģiskiem pacientiem, jo asins onkoloģiskas saslimšanas, piemēram, akūtas leikozes, tur nevar gaidīt mēnesi reizēm, tur ir dienas vajadzīgas, lai pacientu stacionētu un sāktu ārstēt. Bet šeit es domāju pie tādām situācijām, tā ir akūtā stacionēšanas un tur problēmas īpašas nevajadzētu būt. Problēmas varbūt ir vairāk tiem pacientiem, kam ir hroniskas asins saslimšanas, tur limfomas un hroniskas leikozes, kas nonāk pie mums vēlāk. Un jo viņi vēlāk nonāks, jo šī slimība būs progresējusi un palīdzēšanas iespēja vai izārstēšanās arī būs citādāka nekā, ja to darīsim uzreiz. Jā. Varbūt, Hegmans, jūs varat arī kaut ko piebilst kā ārsts pie šī jautājuma? Paldies. Es pārsvarā strādāju ar solīdajiem audzējiem. Un šeit ne visos gadījumos 3 mēneši būs izšķirīgi, bet būs gadījumi, kad 3 mēnešu laikā mainīsies stadija no nemetastātiska vēža uz metastātisku vēzi, kur atšķirās terapija un kardināli atšķirās prognoze. Jo nemetastātisku vēzi mēs iespējams varam izārstēt, metastātisku mēs varam ārstēt, bet izārstēt mēs praktiski nevaram. Jā. Un, tās 195 dienas, viņas jau arī ir, tas ir
diezgan šausmīgi par to jārunā, bet viņas jau veidojās ne jau tāpēc, ka kāds tādā zaļajā koridorī sūta pacientus, kuriem nebūtu vajadzīgi izmeklējumi, bet tāpēc, ka vienkārši tas ir veids, kā šī izmeklējuma var notikt saulaicīgi, bet beigās tā statistika ir tāda 8% no izmeklējumiem zaļajā koridorī ir tikai šai agrīnai diagnostikai, un pārējie tomēr ir pacientiem ar jau uzstādītām diagnozēm, kuriem acīm redzot, nav tajā brīdī bijušas kaut kāda cita alternatīva, kā saņemt šos pakalpojumus. Es jums laikam pilnībā nevarēšu piekrist. Iespējams, ka daļa pacientu saņem tie, kuriem nebūtu īsti zaļais koridors, bet tas, ka ir apstiprināta diagnoze, nenozīmē, ka nevajag izmeklējums. Tas, ka mums ir histoloģiska diagnoze, nākamais solis mums ir jāzina, kāda ir stadija, un tam ir vajadzīgi izmeklējumi. Tā kā es domāju, ka tur vienkārši ir uzskaitas lieta un kodēšanas lieta, ka iespējams jau mainās diagnozes kods, bet es tomēr domāju, ka lielākā daļa zaļajā koridorā izmeklējums saņem tie pacienti, kuri pirmreizēji nonāk šajā sistēmā. Okay. Paldies. Un tad nākamo jautājumu es gribētu Valdmanas kundzei. Savā ziņā, man liekas, veidojās tāds aburtais loks, kurš raksturotos no tādiem lielumiem, ka no vienas puses ir šī zemā iedzīvotāja atsaucība agrīnai diagnostikai, un no otras puses, neskatoties uz šo zemo atsaucību, tomēr mēs arī tos pašus, kuri ienāk tā sistēmā, kur to atsaucību ir izrādījuši, mēs nespējam, tā 65 dienās mēs nepaspējam viņiem šos diagnozes uzstādīt. No trešās puses, protams, kā jau es teicu, tā ir cīņa ar laiku, un tas iemesls, kāpēc mēs nepaspējam bieži vien, te jautājums, protams, par proporciju un īpatsvaru, bet ir saistīts ar to, ka šis zaļais koridors kā instruments strādā tādā ziņā, ka tur ir tas finansējums pieejams, un to izmanto varbūt arī pacienti, kuriem nav šī pirmreizējā diagnoze, bet veidojās tāds apurtais loks no tā, ka tā kā mēs tad sākuma galā nokavējam, un mums sistēmā ienāk smagāk gadījumi ar vēlākām diagnozēm, tas noslogo speciālistus, un tas iet pa apli, un jautājums, kā to mazliet pārcirst, kā mēs varētu to onkoloģisko saslimšanu ārstēšanu no tām vēlīnākām stadijām tomēr pārcelt to smagumu centru uz tām pavisam agrējām stadijām. Jūs noteikti daudz esat ministrijā par to runājuši un domājuši, kāds ir jūsu domas? Ziniet, ir skarbi, protams, šie skaitļi un tas, ko valsts kontrole ir mums minējis, bet viņi ir saulaicīgi, jo mēs jau paši apzināmies to, ka pēc Covid pandēmijas ir mainījusies cilvēku attieksmi un mainījušies arī viņu veselības stāvoklis un ir vairāk palikuši hroniskas saslimšanas, ļoti daudz ir psihiskas saslimšanas un seku ir daudz un jāsaka, ka šis ziņojums ir saulaicīgs. Saulaicīgs tam, lai mēs vēl vienreiz, kā teikt, skatītu uz onkoloģijas jomu un mainītu to, ko mēs varam mainīt saulaicīgi. Ja mēs runājam par to, par profilaks un kā mēs ātrāk varētu mudināt ļaudis tomēr savai veselībai sekot, te ir jāsaka tas, ka veicot pētījums arī par mūsu paradumiem, par veselības paradumiem, jāsaka, ka nav tā, ka cilvēki nav informēti. Viņi zina par profilaksi, viņi ir informēti par to, ka vajag, bet ir daļa ļaužu, kas uzskata, ka viņi ir veseli, viņiem nav simptomu, viņiem nav nepieciešama šī palīdzība, un viņi neizmanto šo valsts piedāvāto skrīningu, kas tiešām, kā kolēģi teica, ka tas ir sākotnēji, kas būtu tiešām jāizmanto. Jāizmanto un ne tik daudz arī, protams, jā, ka tas ir ekonomiski arī mazsāpīgāk, bet arī tas ir cilvēkam pašam drošāka ir tā sajūta, kad zini 100%, ka esi vesels. Protams, arī slimību un kontrolas profilaks centrs ir daudz darījis savā jomā un ir šīs izglītojošās kampaņas, ir šie izglītojošie materiāli.
Bet viņiem jābūt ir, un mēs to arī apzināmies, ka viņiem jābūt ilglaicīgiem, viņiem jābūt ir arī ar tādu tendenciju, lai uzrunātu tieši konkrētu grupu un konkrēti arī tajā vidē, kur viņi ar to valodu, ar ko viņi pieraduši runāt. Līdz ar to, kā jau es teicu, valsts kontrolas secinājumi ir mums arī kā lai to saka, kā ceļamaize mums skatīt un analizēt tos mīnus, kas ir, vai uzlabojumi, kas mums ir vajadzīgi. Paldies! Paldies! Pārējot mazliet pie nākamā mūsu jautājuma, ja mēs pārējām soli tālākais diagnozes, mēs nonākam pie medikamentiem un pie tā, cik lielā mērā mēs varam vai nevaram nodrošināt cilvēkus ar medikamentiem, kur viņiem ir nepieciešama sekmīgai ārstēšanai. Un es gribētu pirmai dot vārdu Dimants kundzei, jo, protams, jūsu darbs ir ļoti pamanīts gadu gaitā, un mēs visi esam vienā vai otrā dzīves posmā kaut ko paši arī noziedojuši cilvēkiem, kuriem ir vajadzība pēc šīm dārgajām zālēm. Un pie jums nonāk cilvēki, kas cer šo sietu izbirst, un kā mēs redzam revīzijā, ka tie caurumi tajā sietā varētu, diemžēl, pagaidām vēl būt pārāk lieli un izbirst daudz cilvēku. Un kā jūs to redzat no savas puses, jums sanāk tiešā saskarsme šiem cilvēkiem, un jūs varbūt esat arī analizējis tos iemeslus, kāpēc viņi izbirst ar to sietu? Jā, labdien visiem! Sākumā es gribētu tiešām teikt paldies valsts kontrolē par tik pamatīgu pētījumu, jo mums bija visiem iesaistītiem droši vien jau pamatots aizdoms, ka ir slikti, bet ka tik bēdīgi. Es esmu šokēta, jā. Īpaši, ja mēs skatāmies ar medikamentu lietu, tā ir tā joma vai problēma, kur sabiedrība vēršās pie labdarības, teiksim, cilvēku onkoloģijas pacienti vēršās pie sabiedrības ar lūgumiem palīdzēt. Lūk, šī gada pirmos 8 mēnešos Ziedot LV saņēmuši ir lūgums, mēs esam par 2 miljoniem eiro no Latvijas iedzīvotājiem, lai palīdzētu apmaksāt ārsta nozīmētu medikamentu onkoloģijā. Un tas ir, tā kā skaidrs, ka sabiedrības tie onkoloģijas pacienti un viņa ģimenes to nespēja apmaksāt. Vidējais vecums, kas arī mēs dažreiz runājam, tur onkoloģija varbūt, kā saka, vecmāmiņa, ir 47 gadi. Tas nozīmē, ka onkoloģijas pacients, kurš nespēja finansēt, kur valsts nefinansē un pats nespēja finansēt savu terapiju, ir darbspējīgā vecumā, bieži vien ar mazgadīgiem bērniem. Tātad ilgstošas slimības apstākļos dramatiski samazinās ienākumi, jo ir slimības lapa, ja pēc tam invaliditāte. Mēs zinām, ka terapijas ir ilgas un kā jau mēs redzējām, arī vidēji ienākumi nav lieli. Tas valstī arī noteikti rada vēl papildus ne tikai par terapiju, bet arī vēl par šo slimības lapas apmaksu, noteikti izdevumus un letālos gadījumos arī apgādnieku zaudējumu pensiju. Tas ir tāds milzīgs, vēl finanšu es redzu tāds caurums. Un kam tad lūdz visvairāk? Ja? Tātad ja šogad mēs paskatāmies, tad nedēļā 2 cilvēki, 2 onkoloģijas pacienti var Ziedot LV biroja durvis, un te mēs esam tikai viena no labdarības organizācijām, kas to nodarbojas, un lūdz palīdzību. Līdz šim tie ir 50, tātad 6 cilvēki, 20% gadījumu tie ir krūtsvēži, tās krūtsvēža pacientes, kurām ir jāapmaksā medikamenti pirms viņas varētu saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu. Tātad tajos gadījumos, kad ārsti droši vien to pateiks labāk, bet tautas valodā jūs audzējs ir tik liels, ka viņi nevar operēt un ir nozīmētas zāles, kas ir 3 nedēļās maksā tuvu 4000 eiro, kuras ir jālieto, lai nokļūtu tālāk ārstēšanā, valsts apmaksātā ārstēšanā, arī ar ļoti dārgām zālēm. Tātad, tie ir 20% gadījumi. Ļoti bieži ir tātad individuālās kompensācijas lūgumi, šies 14,000, tie 10,000 lati, tātad nav pārskatīts kopš latu laika kompensācija. Un tanī brīdī, kad cilvēks saņem šo ziņu, ka jums būs individuāla kompensācija 14,000 eiro
apmērā, un tu redz, ka tev ir vienam kursam nepieciešami 3000, ļoti nopriecājies. Nu, tad man tiks apmaksāts. Diemžēl tā tas nav. Šie 14,000 sadalīt uz visu gadu. Neskatoties uz to, ka varbūt jums šī terapija vajadzēs būt, piemēram, 6 līdz 8 nedēļas. Ja? Bet jūs nevarat dabūt visa gada naudu, nav skaidrojums, kāpēc. Un, protams, vēl viena ļoti liela daļa ir tāda, kur mediķi redz, ka starptautiski atzītās vadlīnijās konkrētam pacientam, konkrētam vēža gadījumam ir nepieciešams viens medikaments. Mēs savos normatīvos aktos esam noteikuši, nē, ir cits jālieto. Ārsts ir, kā saka, spīlējis, jo tu izrakstīsi nepareizi medikamentu, izrakst pareizo, un tas maksā, teiksim, viena deva 5000 eiro. Un tas arī rada stigmu par vēža pacientiem, par onkoloģiju. Ne tikai tas, ka tas nav, bet ka tas ir šausmīgi dārgi un ko tur nav vērts. Un ļoti daudzi cilvēki nemaz neatnāk līdz labdarības organizācijām, jo tanī brīdī, kad tu saņem šo diagnozi, tad tu saņem rēķini, un cilvēks, kuram nav tāda dzīves spara vai sociālas prasmes, tur viņš arī paliek. Un tad tālāk, ja mēs neārstējam šo pacientus, atkal mums kā sabiedrībai izmaksā ļoti, ļoti dārgi. Nākamais posms arī paliatīvā aprūpe, kur ir milzīgi dārgi, kur teiksim, cilvēki neatliekamā medicīna izmanto. Tas ir tāds ļoti, ļoti sasaistīts šis posms. Un vēl, ja es gribu stāt pie iepriekšējā šīta skrīninga, ir 21. gadsimts, mums adrese ļoti daudziem cilvēkiem. Mēs varētu saņemt adresē šo ielūgumu. Es saņēmu savu mamogrāfijas milzīgi smagā vēstulē, kas noteikti maksā virs 2 eiro pasta izdevumu. Es redzu, ka mēs varam daudz mērķtiecīgāk runāt ar cilvēkiem, izmantojot tos saziņas līdzekļus, kas ir. Paldies, Rūt. Es gribēju vēl no mazliet citu skatu punktu jūsu blakus sēdētājai Ilonai pajautāt. Tas, par ko runāja Rūta, ir, kā mēs kā sabiedrība iesaistamies tajās krīzes brīžos un varam palīdzēt, un kādi varbūt arī ir tie cēloņi, kāpēc mēs vispār nonākam līdz šīm situācijām. Bet es domāju, ka te ir arī tādi ne tikai šāda veida jautājumi, par kuriem ir vērts runāt, un arī ekonomiskie, man liekas, tas arī būtiski to piebilst, ka mēs varbūt kaut kur sākotnējā posmā neiztērējot to 1 eiro, pēc tam samaksājam 5. Bet no tāda ir tiesiskuma viedokļa un no tādas vienlīdzīgas attieksmes viedokļa šeit, es domāju, arī ir jautājumi, par kuriem ir vērts runāt. Jā, vispirms gribu pateikties valsts kontrolē, arī no savas puses. Tas ir lielisks darbs un ļoti vērtīgs atziņas. Pirmkārt, manuprāt, problēma tiešām ir tajā, ka cilvēkiem Latvijas sabiedrībā ir ļoti zems uzticības līmenis veselības aprūpes sistēmai kopumā. To mēs redzam no iesniegumiem, kas tiek saņemti. Gandrīz katrā iesniegumā tiek uzsvērts, ka veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas procesā tā vai citādi cilvēks jūtās neuzklausīts, pazemots, aizvainots. Es neapgalvoju, ka tā ir ārstniecības personāla attieksmes problēma. Es domāju, ka tas ir faktoru kopums. Ja? Cilvēks tik tiešām ir nobijies, iespējams, viņš nonāk sistēmā, kas ļoti iespējams viņam ir sveša, ja cilvēks visu mūžu ir bijis vesels, aktīvs un nav īpaši bieži vērsies pie ārstiem. Pretī ir ārsti, kuri, protams, ir noslogoti, pārslogoti. Ja? Ir garas rindas, ja, ir nepietiekams finansējums. Tas viss kopā padara šo procesu tik tiešām ārkārtīgi sarežģītu, garu, smagnēju, un cilvēks beigās jūtas izsmelts, viņš jūtas nesaprasts, neuzklausīts, viņš arī reizēm nemaz netic, ka viņam palīdzēs, ja, un tā ir problēma. Tā ir viena problēma. Otra problēma, protams, ir šīs te valsts kontrolas konstatētās nepilnības zāļu kompensācijas sistēmā.
Tas arī jau ir piefiksēts. Ja? Mēs jau arī dažas izķērām tādas blusiņas savā darbā, cik nu varējām, bet, protams, tam, lai sistēmiskas nepilnības konstatēt, tur tik tiešām vajadzīgi rūpīgi izpēt, ko arī valsts kontrole ir veikusi, un iespējams vēl varēs turpmāk to veikt. Un, piemēram, viens piemērs, kas tieši skar tiesisko regulējumu, ja, tas ir ļoti striktais regulējums, kas šobrīd pastāv attiecībā uz individuālo kompensāciju. Ja? Jo mums ir bijis viens spilgts gadījums, cilvēks, starp citu ar onkoloģisko diagnozi, viņam ir bijis ārstu konsīlija atzinums, ka viņam der vienas konkrētas zāles. Un konsīlija atzinumā bija ierakstīts, ka tās nav aizvietojums ar citām. Tas bija skaidri un gaiši pateikts. Diemžēl šis cilvēks nevarēja saņemt kompensāciju tā iemesla dēļ, ka kompensējamo zāļu sarakstā šai diagnozei bija iekļautas citas zāles. Šajā gadījumā nav iespējams saņemt tās zāles, ko konsīlijas nozīmēs. Ja? Un, protams, tas ir regulējums, tas ir tikai regulējums, un mēs saprotam, ka apakšā ir finansējuma problēma, ja? Jo tas regulējums ir veidots, lai salāgotu valsts iespējas ar to pacientu skaitu, kas ir. Jo tas ir arī tā tiesiskā dilemma, individs pret sabiedrību. Ja? Un, diemžēl, ierobežot finansējumu ietvaros, katrs cilvēks nevar sagaidīt, ka viņam tiks kompensēts pilnīgi viss, jo tajā gadījumā tiks atrauts citiem sabiedrības locekļiem. To arī Satversmes tiesa savos spriedumos ir norādījusi. Bet es teiktu, ka nedaudz elastīgāka pieeja un, protams, rūpīgāka un vairāk uz datiem balstīta pieeja šī zāļu saraksta veidošanā un neapšaubāmi citādāka pieeja zāļu iekļaušanai šajā sarakstā, neatstājot varbūt to tikai farmācijas nozares kompetencē, palīdzētu mums arī risināt problēmas šajā nozarē. Paldies. Maija gribēja piebilst kaut ko. Jā, attiecībā uz finansējumu. Finansējums kopumā vienmēr būs ierobežots, un to vajadzību būs vairāk nekā valsts spēs apmierināt, un tā svēršana tur notiks. Bet tā nepareizība, kas ir pašreizējā sistēmā, paturpinot to domu, kas šeit jau izskanēja, ir tajā, ka valsts kaut kādā mērā sevi māna, ka mēs vienam iedodam, bet citam mums ir tā kā tāda veiksme neiedot. Mums ir kaut kāds iegansts neiedot šīs zāles. Jo īstenībā jau no valsts viedokļa būtu vienalga, ja mēs uz pacientu plānojam, piemēram, 50, 40 vai 30 tūkstoši, cik ir tā summa, kas būtu vienlīdzīga visiem pacientiem, tad kopumā jau valstī ir vienalga, ar kurām zālēm viņš ārstējās. Vajadzība cilvēkiem ir, bet mēs sašķirojam cilvēkus. Mēs vieniem dodam iespēju ārstēties un otriem nedodam. Un tas nav attaisnojams ar ierobežotiem resursiem. Ir jārod veids, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem saņemt medicīniskās palīdzības minimumu. Jā, paldies, Maija. Es tagad varbūt gribēju pajautāt doktorai Hegmanai. Mēs runājam par tiem kompensējumiem medikamentiem, mēs runājam par to finansiālo pusi, ka ir kaut kādas sietas, ar kuru daļu pacienti izkrīt cauri, bet arī par to pašu sarakstu un tas, kas arī bija šai ziņojumā, tās daudz sarkanās krāsas, ka īstenībā pat izplatītāko diagnožu gadījumā, vai mēs šodien ārstējam tos pacientus tā, kā būtu jāārstē tieši no medikamentu lietošanas viedokļa. Un tas jautājums man būtu tāds, ja jums tagad būtu balta papīra lapa, kur jūs pārlokat vidū pušu, atvedat atpakaļ vaļā, un tai vienā lapas pusē jūs uzrakstiet to šodienas vadlīniju, kā būtu jāārstē katra tā diagnoze. Un otrā lapas pusē jūs uzrakstiet to, ko mēs kā valsts šobrīd nodrošinam vai varam atļauties. Es nezinu, kas ir īstais vārds, vai ko mēs varam atļauties, vai ko mēs nevaram atļauties, jo, protams, tie faktori ir ļoti daudz. Kas tas būtu? Ko jūs tur ieraudzītu tās lapas? Es ieraudzītu, ka viena lapas puse ir pierakstīta no augšas līdz apakšai, un otras lapas pusē būs daži vārdi. Diemžēl. Bet ko jums tas kā ārstam nozīmē? Respektīvi, es vispār neapskaužu to dilēmu. Jūs zinat, kā jāārstē, bet jūs nevarat tā ārstēt.
ārstam tā ir pilnīgi neapskaužama situācija. Mēs tiešām zinām, kā ārstēt, mēs zinām, kādas ir vadlīnijas, un tad mēs zinām, kāda ir mūsu kompensācijas sistēma. Un mūsu priekšā ir pacients, kurš gaida lēmumu, kurš gaida pamatotu lēmumu, kas ir balstīts pierādījumos. Mēs zinām, kas tas ir, un mēs zinām arī, diemžēl, cik tas maksā. Un tā situācija ir absolūti neapskaužama, jo mēs esam veiksminieki tajos dažos gadījumos, kad mums tiek nodrošināta adekvātā terapija, bet kā jūs revīzijas rezultāts parādīja, tas ir absolūti mazākais procents diagnožu, un pārsvarā, diemžēl, tās ir diagnozes, kur ir vai nu ļoti maz terapijas iespējas, vai nu tās terapijas iespējas, kas ir parastā ķīmijterapija, kas tiek nodrošināta centralizētajā iepirkumā. Tur, kur ir jaunie medikamenti, tad ir, un atkal mums ir dilēma, mums laiks ir tik, cik mums ir uz vienu pacientu. Ja mēs sākam diskusiju par to, ja mums ir jāskaidro pacientam, jā, ir zāles, jā, viņas netiek kompensētas, jā, ir tādi un tādi mehānismi, tas laiks tiek atņemts kādam citam pacientam. Es domāju, šeit abas puses ir zaudētāji. Jā, varbūt jūs arī vēlaties piebilst. Hematoloģijā ir tādas diagnozes, kur nav kompensēts neviens no pirmās līnijas medikamentiem, piemēram, matšūnu leikozei. Terapija šeit ir jāuzsāk nekavējoties, piemēram, kladrabīns, to pacientam jāiegādājās vai nu pašam, vai mēs rakstam individuālo kompensāciju un tiek patērēts laiks. Un reizēm ir tā, ka arī, ja ir piešķirts individuāli šis medikaments aptiekā, viņš uzreiz arī nav dabonams, un visbiežāk, lai to panāk, ja pacients iegādājas pats, tad viņš arī to nedara Latvijā, bet brauc uz Lietuvu vai Igauniju, jo tur ir lētāks medikaments. Protams, laika patēriņš ir. Jā, un arī patēriņš ārstam, ja mums ir jāraksta nepārtraukti konsīlija, mēs atņemam laiku darbam ar pacientu. Tā ir. Jā, lūdzu, Dimans. Paldies. Vēl viens, man liekas, svarīgs aspekts šeit ir tāds vārds taisnīgums. Un tas taisnīgums onkoloģijas pacientiem netiek no valsts puses nodrošināts. Un, pat mums nesen bija gadījums, kad mums ienāk onkoloģijas pacienti, kas lūdz palīdzību. Viņi saka, kā tas var būt, ka mēs palātā bijām divas vēža pacients ar līdzīgiem simptomiem, mums abām sāpēja, abām bija tā simptomātika līdzīga. Protams, ka vēža veids ir dažādāks. Un viņi saka, un tai otrai ir valsts apmaksāti, un man pasaka, ka man nav. Bet es arī maksāju nodokļus, jā, bet manai diagnozei nauda neseko. Un tas ir par to taisnīgumu, cik mēs esam taisnīgi pret visiem nodokļu maksātājiem un kādas no tā ir sekas, protams. Paldies. Varbūt tad es atpakaļ pie jums, Valciņas kundze. Kā jūs redzat, es nezinu, jūs esat daudz pētījuši šos jautājumus, un saprotiet, tas saraksts arī, es domāju, tā, ar nespeciālistu ausis klausos, un domāju, kad tas saraksts tapa, kāpēc viņš tapa, tāds kāds viņš tapa, vai tās šodienas zāles, kuras atbilst tām vadlīnijām, ir tik nesamērīgi dārgākas pret tām iepriekšējām, kuras tad, vairs ne visos gadījumos atbilst, ka to nevar kaut kā pārskatīt, un ko mēs mēģinām sev iestāstīt situācijās, kad mēs saglabājam neatbilstošus medikamentus tai kompensējumu zāļu sarakstā, diagnozē neatbilstošus un nepārskatām to. Man tas ir tāds mazliet, es nezinu, kā lai to nosauc, it kā mēs gadiem kaut ko būtu šķūnī krāmējuši, un jums tam šķūnim ir, un sienas ir, un kaut kā tas viss kopā turās, bet laikam vajadzētu iznest visu ārā un pa jaunu sakārtot un saprast, kas no tā ir derīgs un kas vairs nav. Ko jūs ieteikt? Kas būtu jādara? Kas būtu varbūt tās lietas, ko valsts īstenībā, ja saņemtos, varētu salīdzinoši ātri izdarīt, lai to situāciju mainītu tieši kompensējumā medikamentu jomā? Sākšu ar vēl skarubāku apgalvojumu, ka Latvijā mēs pacientus diskriminējam pēc vēža veida, un vēl vairāk ne tikai pēc vēža veida, bet pēc viena
veida vēža, ģenētiskā apakštipa var gadīties, ka ar šo mutāciju ir zāles kaut vai pirmajā līnijā, bet blakus gultā tā paša vēža pacients ar citu ģenētisko tur vienu gēnu atšķirību, viņš nedabūs pilnīgi neko. Tā arī ir diskriminācija, un tas ir, piedodiet, tas ir pazemojoši gan sistēmai, gan pacientam. Ideālā situācijā būtu pilnīgi savādāka nekā šobrīd mums ir realitāte. Ideālā situācijā būtu tā, ka nav nekāda kompensējamo zāļu saraksta, ir ārsts, ir ekspertu grupa, ko sauc par multidisciplināro konstīliju, kuri izlemj, kas pacientam ir vajadzīgs, un pacients to saņem. Jo tā, ka mēs runājām šodien par to, ka paliek mazāk pacientu, viņu vienkārši nav, daļa neaiziet uz Ziedotavu, vai lielākā daļa starpcīt neaiziet. Ziniet, kas ar viņiem notiek? Viņi nomirst un nomirst klusītēm. Ja? Jo viņi jau skaļi nebļauj, un mēs par to skaļi nerunājam. Tā ir tā lielākā bēda. Mēs zaudējam ne tikai tur darba cilvēkus, tie ir kolēģi, mēs visi zinām. Un tas, ka cilvēks saka, nomira no vēža, man ļoti gribas redzēt to statistiku un savilkt, cik cilvēkus mēs varējām izglābt un neizglābām. Katru gadu mums būtu jāvelk priekšā, tas būtu ideāls stimuls visiem, saprast, ka rekur, piemēram, 50% no 4. stadijas melanomas pacientiem var izglābt, jo ir pēdējā tā vajadzīgā zāļu kombinācija. Plauša vēža pacientus daudzus varētu varbūt izglābt, jo tur katrā pētījumā ir dati, cik pacientiem tu vari iedot papildus kaut kādu laiku. Mēs nevācam šo datu, mums nav. Tas ir tas, ko mēs varētu sākt. Mēs runājam par diskrimināciju un par ideālo situāciju, bet taisnīguma tēma veselības aprūpē ir bīstama un sarežģīta. Man negribas nostāties pret Nacionālo veselības dienestu un ministriju, jo tā tēma ir ētiski sarežģīta. Mēs nevaram runāt, piemēram, par 50,000 visiem vēža pacientiem. Mums ir jārunā par vienlīdzību. Angļu valodā vienkārši tam ir 2 dažādi vārdi, equality un equity. Mēs runājam par mūsu vajadzībās balstītu vienlīdzību. Ja man vajag šo 2 zāļu kombināciju, tad man viņu šogad vajag. Ja blakus pacientam vajag tikai vienu medikamentu, tad viņam vajag tikai vienu. Mēs neprasam absolūtu vienādību un vienlīdzību visiem. Mēs gribam to, kas ir vajadzīgs tieši mums, tieši tajā brīdī, kad mums vajag. Un tieši tāpēc vēl joprojām nekur pasaulē neviens nav nonācis līdz absolūti ideālai situācijai, ko darīt, kā ierobežot pacientu piekļuvi, piedodiet, pie viņu dzīvības, ja naudas ir mājās. Tā ka te ir ļoti sarežģīta lieta. Jā, kad varbūt mēs bieži vien gribam caur kaut kādu matricu visu atrisināt, bet to nevar atrisināt caur matricu, tāpēc, ka tur ir tas pacients, kuram ir tā viņa diagnoze, un ārsts zina to diagnozi, vai ne? Un ja mēs pretīm tam noliekam matricu, kur mēs sakām ārstam, rekur tev ir matrica, pēc kuras tu, to ir iespējams ārstēt no finansējuma viedokļa, ja? Tad tas bieži vien neiet kopā, vai ne? Un tās matricas, lai cik viņas sarežģītas būtu, viņas līdz galam varbūt nekad nebūs ideāls un tā. Bet pieskaroties vispār naudai kā tādai, es nezinu, te jau bija Rūtas piemērs par 2 eiro sūtījumā, vai ne? Es domāju, ka tās kabatas vai drīzāk tie caurumiņi kabatās, pa kurien varbūt tas finansējums aiziet ne pašā efektīvākā veidā, arī droši vien ir pietiekami daudz, kā šis piemērs, kur pareizi droši vien ar 10,000 cilvēkiem mēs nonākam pie palīdzības vismaz vienam cilvēkam ar medikamentiem. Bet par tiem medikamentiem runājot, šis vecais stāsts. Latvija negatīvais līderis arī Baltijas valstu vidū attiecībā uz medikamentu cenām. Mēs jau šodien dzirdējām par formulām un tam līdzīgām lietām, kas man liekas tā, formulu paši jau izdomājām to formulu, vai ne? Bet vai tiešām Latvijā tā konkurences situācija tik būtiski atšķirās, lai būtu pamats runāt par augstākām, ražotāju, tirgotāju, vēl kaut kā izmaksām, kas sadārdzina cenas vai kaut kas tam līdzīgs. Tomēr, kā jūs kā konkurences uzraugs uz šo jautājumu skatāties, vai jūs to esat analizējuši? Jā, labdien! Tiešām jāsaka paldies valsts kontrolē par šo veikto revīziju tik sāpīgā tēmā. Un, diemžēl, nākas piekrist secinājumiem, ko arī mēs secinājām jau pirms 5 gadiem par šīm zāļu cenām, par formulu, par kuras tapšanu neviens vairs neatcerās, kāpēc tieši viņa ir tāda.
un nav aktualizēta, skatoties no citām Eiropas valstīm, jo sistēmas visur ir, arī pat kaimiņos, Lietuvā un Igaunijā. Un, jā, šīs formulas necaurspīdīgums arī rada šo cenu atšķirību. Nav viennozīmīgi sakāms, ka Baltijā, Latvijā ir visdārgākās. Mums ir, ko mēs esam pēdējā laikā secinājuši, ka mums ir Latvijā dārgākās zāles ir vēl dārgākas, savukārt lētākās ir tomēr lētākas. Bet šeit ir jāskatās dažādi aspekti, un viens no tiem ir PVN likme, kas atšķirās tomēr, un jo dārgāk būs, jo lielāks PVN, un atkal līdz ar to viņi dārgāk paliek. Tas ir viens aspekts. Runājot par konkurenci, Latvijā šobrīd tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Galvenokārt mums darbojās četras lieltirgotavas zāļu, kuras runā ar ražotājiem. Mēs jau 18. un 19. gadā aicinājām veselības ministriju pašiem runāt ar ražotājiem. Atkal jāatgriežās pie formulas. Definēta ir ražotāja cena. Vai tā ir patiesā iegādes cena? Vai lieltirgotavas tiešām par tādu cenu pērk? Lieltirgotavu uzcenojums, kuram nav griesti. Igaunija, Lietuva ir griesti. Tātad atkal mēs atgriežamies pie formulas, kuras nekādā veidā netiek pārskatīta. Mūsu lieltirgotavām ir pietiekami liels spēks, lai runātu ar ražotāju par cenām, par konkrētas piegādes cenām. Un līdz ar to tai vajadzētu atspoguļoties arī šajā formulā, bet ir ražotāja noteiktā cena. Viss šis regulējums, viņš ir diezgan strikts. Arī viss farmācijas biznesa tajā, nevar atraut vienas kompensējumās zāles no pārējā. Tas viss iet roku rokā. Un šeit ir jārunā par to, ka šie Latvijā jūtās pietiekami ērti, komfortabli un netiek aicināti jauni tirgus dalībnieki. Un šis regulējums šobrīd arī nepieļauj īpaši jaunu tirgus dalībnieku rašanos. Gatavojoties šai diskusijai, bija pietiekami ilgs laiks, kad uzzināja, ka būs jāpiedalās. Un ekspresa aptauja tika veikta arī starp dalību valstu konkurences iestādēm. Un, jā, visur ir šie regulējumi pēc geogrāfiskā, pēc cilvēku skaita. Latvijai tomēr šis aptieku skaits ir pietiekami liels uz iedzīvotāju skaitu. Tā liberalizācija nedod to efektu, arī Zviedrijas pētījumi pierāda, kad nedod efektu, bet kas iekrita acīs Ungārijas piemērs. Līdzīgs arī bija Igaunijā. Mēģināja saraut lieltirgotavu saikni ar aptiekām, finansējot, valsts galvojot farmaceitiem savu aptieku atvēršanu, kas ir neatkarīgs no lieltirgotavām. Mums ļoti maz tādas aptiekas ir. Viss piedara. Līdz ar to tā ir viena liela ķēde, kur ļoti labi jūtās. Ņemot vērā vēl šo formulu, ļoti aizmirst to, nevienam nezināmo, kā viņa radās. Tie ir dažādi risinājumi, ko var meklēt, mēģināt, eksperimentēt. Var. Arī par šīm pašām, runājot par onkoloģijas zālēm, manuprāt, ja nemaldos, nesen intravenozās zāles tika veikts iepirkums, valsts iepirkums. Tur ir, man liekas, aprēķini ļoti labi, kāds bija ieguldījums. Nevis ejot pacientam, skrienot no 4. vai 5. vai 8. stāva uz aptieku lejā, kur dažreiz viņš pat nevar aiziet. Un dēļ veselības citam nevienam nedod tur zāles. Tad tika veikts iepirkums un ļoti liels ietaupījums. Varbūt var mēģināt uz citām zālēm šādus pašus eksperimentus. To piegādes kanālu šobrīd ir ļoti attīstīts, viss iesaistīt. Daudz ko var iesaistīt, bet tie ir eksperimenti un idejas, kas ir jāvirz uz priekšu, lai veicinātu kaut kādu kustību šajā tirgu, kas ir stagnējošs. Un tādā veidā te būtu jāpadomā visiem kopā, kas būtu tie labākie varianti un pieļaujamie eksperimenti. Izvirzīt kādu mērķi, kā būtu ideāli, un tad ar pašreizējo situāciju mēģināt tikt pie tā mērķa ar labākiem līdzekļiem. Tas mūsu novērojums. Paldies! Paldies! Maija gribēja piekomentēt, varbūt varat atsūtīt mikrofonu, bet tikmēr es vienkārši domāju, no vienas puses jā, tās cenas, kuras ir augstākas dārgajā galā, vai ne? Bet no otras puses arī tas medikamentu
kompensējuma saraksts, kur tomēr arī tas regulējums nosaka, ka tie ražotāji, restīvi, ka beigās tā cena ir dārga un arī tie medikamenti nav īstie. Tā jau vispārīgi runā, vai ne? Lūdzu, man. Jā, par šo centralizēto iepirkumu tas ir identificēts arī revīzijā. Tā problēma, kas ar to tika risināta, bija tajā, ka pacientiem zāles, kuras ir nepieciešams ķīmijterapijai un ievadāmas tikai ārstniecības iestādē, mediķa klātbūtnē, nevis iedzerams kā tablete mājas apstākļos, pacientiem bija jāiet pirkt uz aptieku ar visiem šiem uzcenojumiem un tā tālāk, un tas arī apdraudēja šo zāļu drošību. Kā tas pacients ar ledus kastēm gāja uz aptieku. Lūk, un tādēļ, lai šo situāciju risinātu, tad tagad šīs zāles iepērk centralizēti iepirkumu veidā. Bet tas, kas ir blakus iegūms no šīs reformas un ko mēs identificējām un pierādījām revīzijā, ir, ka centralizēti iepirkumu rezultātā cena samazinājās par 68% šīm zālēm. Un tā, ka tas iegūms noteikti ir, un ja mēs paskatāmies uz kompensējumu zāļu sarakstu šobrīd, tad tajā kompensējumu zāļu saraksta sadaļā, kurā iekļauj to vispārīgo zāļu nosaukumu, kam ir vairāki ražotāji, tas nozīmē, tur vēl ir pār pa 20 šādiem medikamentiem, kurus noteikti var iepirkt centralizētā iepirkuma veidā, un tur arī tad noteikti tas konkurences apstākļos šīs cenas samazinājums būtu iespējams. Paldies. Mans kundze, jūs vēl gribējāt? Es gribēju tieši par šo pašu jautājumu, jo divas lietas. Viens tiešām ir parenterāli ievadāmās zāles. Tas, saprotot intravenozi ievadāmās zāles tikai ķīmijterapijas nodaļā, mums joprojām ir vesela rinda zāļu B sarakstā, pēc kurām pacients iet uz aptieku. Tas viņam ir recepte, viņš iet uz aptieku, saņem zāles, kaut kādā veidā nogādā viņas atpakaļ. Mēs šo procesu nevaram kontrolēt. Mēs nezinām, mēs principā apdraudam pacientu drošību ar šādu sistēmu. Un tāda ir vesela rinda. Mēs uzskaitījām medikamenti, tie bija vairāk kā 10 medikamenti, un pārsvarā šī ir tā saucamie inovatīvie medikamenti. Tie ir ārkārtīgi dārgie medikamenti, kur vidējā cena ir vairāki 1000 eiro. Tas noteikti ir izcināms, jo bija skaidrojums, ka centralizēti nevar iepirkt, jo ir vienošanās ar ražotāju, un tā ir iespējama labāka cena caur aptieku. Bet es domāju, tur ir jāmeklē risinājums. Tas nevar būt iecirsts akmenī, ka tikai tā un ne citādāk. Bet tad ir arī jāskatās otrs. Ne visi parenterāli ievadāmie medikamenti ir obligāti jāievada stacionārā. Un šeit mēs esam drusciņi otrā grāvī. Viens no medikamentiem, kas tika iepirkts centralizēti par labāku cenu, ir fulvestrāns, hormonu preparāts, kas ir intramuskulāra injekcija un principā būtu izdarāma ambulatori. Bet, tā kā tas ir slimnīcas iepirkuma medikaments, pacientam ir jānāk vai nu uz ambulatoro pieņemšanu vai uz dienas stacionāru, lai šo medikamentu saņemtu. Un tā mēs atkal nelietderīgi tērējam resursus. Tā kā vienkārši ir jāskatās, kurš medikaments, kurā situācijā, kurā sarakstā. Paldies. Paldies. Jā, atkal tas pats par to vienu matricu nedara visā, vai ne? Man vienmēr liekas ārkārtīgi svarīgi atrast kaut kādu pozitīvu notu visā pašlaika grūti, bet vienalga es mēģināšu, bet varbūt caur pretējo. Ja mēs raugāmies nākotnē, es nezinu, kāda tam ir īstie cēloņi un tā, bet principā mēs redzam pasauli, kurā onkoloģisko saslimšanu skaits pieauga. Un Latvija nav izņēmums. Un cilvēki ar onkoloģiskām saslimšanām kļūst jaunāki. Un skaidrs, ka šis jautājums no galda nepazudīs. Viņš tur būs. Un jautājums, kā mēs to nākotni varam uzbūvēt tādu, lai viņi ir labāki, lai mēs esam gatavāki, lai tie cilvēki saņem šo palīdzību agrīnās stadijās un lai onkoloģija Latvijā pēc laika cilvēku prātos ir, kā tomēr daudzos gadījumos ārstējama vaina, nevis mirstamā kaita, kā saka. Ja. Un tāpēc es varbūt kā pirmajā gribētu jums dot vārdu, zinot ziņojumu, klausoties arī citu cilvēku domas un pieliekot klāt to, par ko jūs ministrijā esat domājuši, ar ko jūs esat strādājuši arī ar dienestiem, kas ir ministrijas pakļautībā.
un to es jautāšu katram no jums, ja? Bet tie ir jūsu kompetencija. Tādīs jautājumos, ko jūs redzat, kas ir jūsu darba kārtībā, kas ir varbūt tās 2-3 lietas, kuras ir jāizdara pirmās un kuras var izdarīt visātrāk un kuras, ja viss saņemtos, var izdarīt varbūt 3, varbūt 6, varbūt 9 mēnešos, bet pārskatāmā nākotnē, kas tās 2-3 lietas būtu jūsu skatījumā? Un, protams, jūs varat arī pakomentēt varbūt citu kolēģi teikto šeit kontekstā ar ministrijas uzdevumiem, kas arī, es esmu pārliecināts, nav viegli to visu kaut kā atrast, ne visā to pareizo risinājumu. Vispirms es gribētu teikt, ka veselības ministrija sadzirdējusi ir valsts kontroli, arī Nacionālais veselības dienas. Mēs visi mūsu padotības iestādes tiešām arī pateicoties tai mūsu kopējai sadarbībai un sapratnē pirms šī ziņojuma gala versijai mums bija arī diskusijas un kopējas sapratnes veidošanas, teiksim, sanāksme, un tas, manuprāt, ir pozitīvs piemērs, kā arī turpmāk mēs varam iet uz kopēju mērķi tieši sadarbībā un vairāk komunicējot viens ar otru. Ja mēs runājam vēl par šo tēmu, ko mēs runājam par medikamentiem, es tomēr atļaušos pateikt to naudu, ko mēs te negribam pieminēt. Ja mums ir politikas plānošanas dokumentos, un mēs esam tiešām arī no ierēdniecības puses, tikai, bet sadarbībā ar pacientu organizācijām, ar ārstiem un visām iesaistītajām pusēm esam izstrādājuši politikas plānošanas dokumentu, kur tiešām ir ieliktas ļoti labas lietas, kuras vajadzētu realizēt. Un finansiālais atbalsts no valsts puses šim gadam ir vajadzīgi 90 miljoni. Un ja mēs saņemam 30 miljonus, tad šajā gadījumā, par ko mēs runājam, ja, es saprotu, ka mēs, protams, strādāsim pie normatīvo regulējumu pilnveidošanu, var mainīt to arī varbūt pieeja mainīt, ja? un mēs to darīsim, un tiešām tas darbs, kas ir ieguldīts, varbūt kā teiksim, kā ceļvedis tām lietām, ko mēs varbūt neesam pamanījuši tajā ikdienā, jo onkoloģija jau nav vienīgā joma, par kuru rūpi ir jātur. Bet tas tomēr ir tie resursi, arī cilvēku resursi, tie ir savstarpēji saistīti. Ja mēs runājam arī par zāļu cenu veidošanu, tad jānorāda, ka tika nepieminēts informatīvais ziņojums, ko arī veselības ministrija sagatavos jau ļoti kādu laiku atpakaļ par zāļu finansiālo pieejamību. Un šis ziņojums, ja viņš tiešām tiks valdībā akceptēts, viņš paredz to, ka mūsu valstī nevajadzētu būt dārgākiem medikamentiem kā kaimiņu valstī. Un tur arī paredz to, ka ir jāsamazina šīs 12% uz 5%. Bet tas jau vairāk no veselības ministrijas kompetencija, tas jau ir jālemj citiem. Un vēl būtu tā kā ļoti svarīgi, un es domāju, ka mēs visi to klātesošie saprotam, ka veselība tā ir drošība, tā ir valsts drošība, un cik mēs būsim veseli, tik būs droši arī mūsu valsts. Un tādējādi man būtu šajā brīdī, kad atkal tiek strādāts pie jaunā budžeta skatīšanas un jaunu finanšu līdzekļu piešķiršanas vai nepiešķiršanas veselības jomai, es tiešām gribētu, lai uz mūsu pusi, uz jomas pusi skatītos ne tikai kā uz veselības ministriju, bet kā uz, kad ir pacienti, ir cilvēki, kuriem ir jābūt veseliem, kuri ir jārastē un piešķirt to finansējumu, nevis tāpēc, kad veselības ministrijai liekas, ka viņiem to naudu vajag, bet tiešām viņi ir nepieciešami, lai viss tās reformas īstenot, un to, ko klātesošie te ir runājuši, ja, to jau var izdarīt, bet ir lietas, kur atsevišķos gadījumos, kā te minēja, diskriminācija un nevienāda attieksme, bet ir izšķiršanās, kurā brīdī to nenaudu tad piešķirt vienā pusē vai otrā pusē. Un man principā šobrīd vislielākais būtu tā rūpe, lai mums nākamā gadā nebūtu vienīgā šis izaicinājums, kā noklāt esošo, un varētu mēs domāt par jaunu, inovatīvu medikamentu ieviešanu, par tiešām tas, ko arī ārsti teica par vadlīnijās iekļautu medikamentu lietošanu. Beigā
iet uz šo rezultātiem balstītu veselības aprūpi. Tas ir tas, kas būtu, ko mēs visi gribētu, bet nevienmēr mums tas izdodās, un ne tāpēc, ka mēs to negribam. Paldies! Paldies jums! Tādu kā noslēguma aplī gribētu, ka jūs katrs varbūt pasakat tās 2-3 lietas, kā jūs viņas redzat, kas ir tās ātri risināmās, pietiekami augstas prioritātes lietas, kuras mēs varētu tiešām jau pārskatāmā nākotnē pamainīt, jo man jau liekas, ka dzīvē tā ir, ka, ja tu izdari tās lietas, ko var izdarīt, uzreiz tās pārējās arī kaut kā izkustās, un tas varbūt tas pozitīvais, uz ko es aicinu, ka mēs varētu, šādā veidā uz to palūkoties, un arī es domāju, es pilnīgi iedomājos, ka nav viegli arī veselības ministrijai risināt tos jautājumus ar valdību bieži vien, bet te jau mēs esam, mēs kaut kā varam kopā viņiem palīdzēt arī kaut kādās situācijās, kur mēs to dialogu atrodam, un varbūt sākšu no jums, tad kas jūsuprāt ir tās pāris lietas? Man kā ārstam ir, es ceru, kad uz priekšdienām tomēr būs valsts kompensēta vismaz pirmās līnijas medikamenti visām saslimšanām. Lai nebūtu tā, ka mums pirmā līnijā nav neviena medikamenta, ar ko ārstēt. Un ka faktiski vispār nav risinājumu. Ka vispār nav risinājumu, ka tas ir jārisina, kā saka, pašam pacientam un ārstam. Es ceru uz ļoti uz to. Paldies. Tad tālāk Dimāns kundze. Jā, es teiktu, ka es ceru, ka mēs varam tiešām sākt ar revidēt to kompensējumu sarakstu ar tām vecām neefektīvām zālēm, kas aizņem finansējumu visu laiku. Un to, man liekas, ir tāda prioritāte, kas nevarētu būt ļoti sarežģīta. Un otra, tas, ko es jau minēju, šī individuālā kompensācija, kur ir kopš latu laika palikusi, tā ir jāpārskata, jo cilvēkam it kā pienāks tā kompensācija, bet viņš viņu nevar izmantot un nevar ārstēties. Savukārt no labdarības viedokļa es varu teikt, ka zinātne medicīnā attīstās milzīgos tempos, un mēs nekad nenoseksim pilnīgi visu ar valsts budžeta līdzekļiem, un tāpēc jau ir tas, ka mēs esam empātiska sabiedrība un gatavi viens otram palīdzēt. Un tādos gadījumos, kas nav tādi pamatgadījumi, kā pirmās līnijas, teiksim, ārstēšanas zāles, kas ir vispār kliedzoši, ka nav. Tādos gadījumos vienmēr būs vieta gan Latvijā, gan citādi pasaulē labdarībai, un katrs mēs savus 5-10 eiro līdz cilvēkam varam iedot, lai viņš saņemtu ātrāk un labāk terapiju. Un es domāju, ka tāda simbioze starp to publisko finansējumu un labdarības finansējumu, viņi būs arī nākotnē, un tas, manuprāt, arī dod cerību ļoti daudziem. Paldies, Lūdzu. Jā, paldies. Es noteikti gribētu arī šeit pievērst uzmanību tam veselības ministrijas izstrādātiem konceptuāliem ziņojumam par zaļu finansiālo pieejamību. Ne pirmo reizi jau vēršam uzmanību uz šo, un jau gadu, kā šis ziņojums ir izstrādāts un iesniegts valdībā, un valdībā joprojām nav viņu akceptējusi, un nav arī paskaidrojusi, kāpēc neakceptē. Un vienīgā atbilde ir, ka Finanšu ministrija nesaskaņo pievienotās vērtības nodokļa likmes pazemināšanos. Bet tur tajā ziņojumā var citi risinājumi. Un tie risinājumi tieši skar piecenojuma griestus. Un par tiem neviena vārda paskaidrojuma nav saņemts. Tā kā es ceru, ka šis varētu būt tas pirmais solis, ko tiešām ļoti ātri varētu spērt. Lieliski, tas nozīmē, ka mēs varētu ietaupīt mazliet naudas un nopirkt vairāk medikamentus. Tieši tā, bet ir jāpieņem lēmumu kaut kādu. Jā, paldies. Man ir vairāk ierosinājumi par vairākām tēmām. Pirmā tēma ir skrīnings, jo mums ir nepiedodama zema skrīninga atsaucība. Un kā jau arī revīzijas ziņojums parādīja, uzticība ģimenes ārstiem ir augsta. Es domāju, paredzot papildus māsu ģimenes ārsta praksē, kurai galvenais pienākums būtu apzināt pacientus, pateikt, jums ir pieraksts tur un tur uz tādu un tādu izmeklējumu, vai jūs ieradīsieties. Mēs ārkārtīgi ātri varētu palielināt skrīninga atsaucību. Bet tur mēs strādājam uz nākotni. Šobrīd mēs runājam par pacientiem, kas jau ir saskārušies ar onkoloģisko diagnozi un kam ir vajadzīga terapija. Viens ļoti īsti resursus pat neprasošs risinājums varētu būt izrevidēt kompensējumu zāļu sarakstu izrakstīšanas nosacījumus. Tur ir pietiekami daudz nepilnību, absurdu,
ierobežojumu, kas reāli nekādi nepalielina pacientu skaitu, kas varētu saņemt šo terapiju, bet kas nepamatot apgrūtina darbu ārstam. Un, protams, trešais mums tomēr vajag izvirzīt prioritātes, un pirmās līnijas terapija ir tā, kas būtu jāsaņem visiem onkoloģijas pacientiem. Paldies. Paldies jums. Lūdzu. No lielām lietām gribētos, lai viss, kas ir prasīts onkoloģijas plānā, tiktu finansēts un piedodiet ar parādu atdošanu. Parādi ir jāatdod. Ja pagājuši gadu mums iedeva 1/3 daļu, tad nākamgad mēs gribam to, kas pienākas tajā gadā, plus parādu. Tas būtu ideāli. Jo, protams, ka neizdarītās lietas vēl kas līdzi un tie neizglābtie cilvēki. No tīri tehniski darāmajām lietām ļoti gribētos katrā ārstniecības iestādē atbilstošu skaitu koordinātoru un māsu. Ja mums vajag cilvēku, kurš palīdz pacientam izlavierēt cauri sarežģītai sistēmai, ticiet man, neviena no slimnīcām, es zinu, ka lielākā gaļas tur ir iebīgi pacientam, nevis tāpēc, ka tur ir nesmuka vide vai tur ir bais, un ja tev ir bail, ja tu esi nospiests un ja tu esi viens, ir jāsakārto un tiem visiem ir jābūt. Nākošā lieta ļoti gribētos, lai veselības ministrija plāno vismaz vienu lielo klīnisku auditu gadā ar starptautisko ekspertu piesaistīšanu. Tas būtu tāds lietas, kur mēs izējam cauri, to pacientu nav tik daudz, mēs varētu atrast par katru ziņas un saprastu, kas nogāja greizi un kas tur ir jādara. Tas ir veids, kā mēs izķersim sīkās kļūdas, kuras varbūt arī nemaksā naudu. Un trešā lieta ir jāatsakās, manuprāt, no arhaiskām informācijas sistēmām. Tas, ko mēs kā pacienti gribam. Ja es veicu izmeklējumu gaļas erā un es aizēju uz stradiņiem, es gribu, lai ārsts stradiņos pats visu redz un man nav jāsteig ar mapīti. Un tā tālāk un tā tālāk. Mēs reģistru bāzējam uz datiem, kurus kāds kaut kur vadīs, tas jau ir briesmīgi. Mēs reģistru nevis bāzējam uz mūsdienīgu informācijas sistēmu, ko lieto ārstniecības iestādes, bet uz kaut kādiem papildus ievadāmiem datiem, kuri kaut kād saradīsies slimnīcā un viņus atlasīs. Tā ka datu bāze, koordinātori par zālēm un visu pārējo jau visu pateica. Paldies. Jā, es domāju, tās sistēmas, viņas tādā dažādā ātrumā attīstās. Es domāju, piemēram, amatpersonu deklarācijas ir pieejamas ļoti ātri, ļoti precīzi un tā tālāk, vai ne? Bet vēža reģistrs mums ir iekavējies mazliet. Lūdzu, Gaitkungs. No konkurences viedokļa, jā, protams, mums gribētos šo tirgu tādu aktīvu un tad arī viss notiktos. Un tāpēc, jā, tās lietas, kas darāms, varbūt kādu satricinājumu, iedot tirgumu, runāt ar ražotājiem no valsts puses, varbūt kopīgi ar citām Baltijas valstīm to darīt. Tas ir viens, un, protams, pieturēšos pie vecā ieteikuma, tā cena formula tomēr ir kaut kādā veidā jāpakustina arī, viņi nevar tur stāvēt jau labu laiku, un neviens nezina, kāpēc viņi tur ir. Tā kā, jā, tas no mūsu puses. Jā, jo bieži vien mēs konkurencē runājam par tirgus dalībniekiem, bet īstenībā pircējam ir tikpat svarīga loma, un cik pircējs ir gudrs un ar lielu vēlmu un enerģiju nopirkt to, ko viņš vēlās, un tādā apjomā, kā viņš vēlās, no tā ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Paldies jums visiem, es noslēguma vārdiem gribētu dot vārdu Mājai. Paldies. Jā, paldies. Valsts kontrolas nosaukumā ir tāds āķīgs vārds kontrole, un no mums visi baidās un izplat mītus par mums. Es ceru, ka šī diskusija, kurā visi pieaicinātie eksperti patiešām pārstāvot ļoti plašu nozaru spektru, ir uz vienas lapas. Kopumā man liekas, ka mums starp mūsu domām nav pretrunu. Un, es noteikti varu apliecināt arī to, ka mēs neesam ienaidnieki ar veselības ministriju. Mēs patiešām liederības revīzijās sadarbojamies, meklējot tos trūkumus, un mūsu pienākums vienkārši ir par tiem tos izgaismot revīzijas rezultātā. Un jā, ir kāds skarbāks vārds tur, kur varbūt kritika ir pelnīta, bet kopumā mēs skatāmies uz tiem ieteikumiem, kas mums kopā ir jāievieš. Un es tiešām ceru, ka valsts kontrolē ar savu konstitucionālo rangu un mandātu šajā jomā, kas balstās mūsu neatkarībā, un no otras puses, ko līdzsvaro mūsu profesionalitātei balstītā objektivitāte, ka mums ir izdevies apkopot visu to, kas ir izskanējis tādā vienā vai otrā viedokļu līmenī vai šaurākā nozaru skatījumā šajā vienā ziņojumā, un ka tas būs tāds būtisks pagrieziena punkts reformām šajā jomā. Paldies, Māja. Tagad es solīju, ka būs iespēja arī kādu repliku pateikt vai uzdot kādu jautājumu, un mums tam vēl ir kāda minūte laika, vai auditorijā ir kāds, kas vēlētos ko teikt? Tātad es jau redzu vairākas rokas.
Tā es došu jums pirmā vārdu, jo jūs pirmā pacēlāt roku. Paldies, onkoloģisko pacientu. Jums jāņem mikrofons, jo mēs esam tiešraidē. Es esmu Ināra Pomere, onkoloģisko pacientu dzīvības koka valdes locekle un arī psihosociālās rehabilitācijas programmas vadītāju. Un es gribu atsaukties uz kolēģis Valciņas šīs diskusijas sākumā teikto par skrīningu. Un ja man būtu iespēja nosaukt tikai vienu prioritāti onkoloģijā, tad es sāktu ar skrīningu, kas palaistu tādu tauriņu efektu un atrisinātu 2, 3, bet kaut kādā konkrētā laika posmā ļoti daudzas, principā visas šeit nosauktās lietas pozitīvā veidā. Un atsaucoties uz Dimantas kundzi vēlreiz par skrīningu, patiesībā jau līdzekļi tam skrīningam gadu no gada informācijai par skrīningu tiek piešķirti. Jautājums, cik efektīvi tie tiek izmantoti. Kaut vai šī vēstule pacientiem attiecīgajā cilvēkiem attiecīgajā gadu skaitlī, kad kas ir jādara. Un pagājušā nedēļa, atgriežoties no mūsu programmas, viena sieviete bija paņēmusi līdzi uzaicinājumu uz dzemdes kakla vēža skrīningu. Un tur bija viena lapiņa, samērā liriskā veidā uzrakstīts, cik tas ir svarīgi, ka tas ir vajadzīgi, bet sievietei bija jautājums, kur es to varu veikt, un kas man ar šo rezultātu ir jādara. Tā arī man ir replika par to, cik pārdomāta vai nepārdomāta ir šī komunikācija ar cilvēkiem. Un es noteikti neietu ceļu, ka visu vajag elektroniski un tā tālāk. Gan Rēzeknē, gan Balvos, Jēkablī un visur citur ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem datorpratība ir tāda internetu pieejamība ir tāda. Es noteikti nepaļautos uz šīm te mūsu visām lietām. Es rakstītu vēstules e-pastā, ne tikai e-pastā, bet tātad aploksnē joprojām, lai noklātu masveidā visus. Un otrs, izmantot arī gan Onkoalianses pacientus kopumu, kā biedrību, kas zina un varētu notestēt šos te sūtījumus, kas tiek izsūtīti cilvēkiem tieši pie pacientu organizācijām. Mums ir apmēram 3000 pacienti, kuriem mēs varam notestēt un iedot ministrijai atgriezenisko, ne ministrijai, bet cita organizācija sūta. Jā, es atvainojos, tātad atgriezinojos, kā tad pacients uztver, cik efektīvi šī informācija viņu saņem. Piedodiet, ka tik gari, bet skrīnings ir prioritāte, manuprāt, onkoloģijai, kur tas prioritāte ir bez rezultāta. Paldies. Paldies. Šai pusē vēl bija. Bet jānāk pēc mikrofona. Zinta Rugāja, Nacionālais veselības dienests. Kompensējamo zāļu saraksts. Paldies valsts kontrolē par šo ziņojumu, jo īstenībā tas ir tāds pamudinājums arī, kā mums pilnveidot visu procesu, kur noteikti ir savas nepilnības no vienas puses. Tam es absolūti piekrītu. No otras puses man negribētos piekrist atsevišķām lietām par to, ka viss ir tik ļoti, ļoti, ļoti slikti. Atceramies to, ka īstenībā, kad mums sākās uzrāviens ar inovatīvajiem medikamentiem un to iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā 2018. gadā, un līdz šim brīdim ir vairāk kā 50 medikamenti iekļauti. Jā, tas, ka, protams, ir kādas neatbilstības, mēs pie tā strādājam. Mēs nevaram to uzreiz izdarīt ar tiem budžeta līdzekļiem, kas mums tiek atvēlēti, bet mēs ar to strādājam. Mēs esam uzsākuši vēl bez revīzijas ziņojuma darbu gan pie tā, kā mēs labāk varētu kontrolēt zāļu cenas, un sadarbojamies ar Baltijas valstu atbildīgajām institūcijām. Mēs esam domājuši, kādā veidā uzlabot atsevišķos gadījumos individuālajiem pacientiem pieeju pie medikamentiem, jo
mūsu uzskats ir, ka individuālai kompensācija ir jāpaliek tīri individuālajiem gadījumiem. Tas nevar pārvērsties par tādu sistēmu, ka tie pacienti, kas nevar saņemt medikamentus kompensējumu zāļu sistēmas ietvaros, tie saņems caur kompensējumu zāļu sistēmu. Nē, mēs arvien vairāk un vairāk vēršam uzmanību uz to, ka pacientiem ir jāsaņem zāles caur kompensējumu zāļu sarakstu. Jā, atbilstoši vadlīnijām, jā, atbilstoši vajadzībām, bet tas ir pakāpenisks darbs, ko mēs nevaram izdarīt rīt uz pusdienu laiku. Tāpat mēs esam uzsākuši darbu arī pie izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistīti ir ar parenterālajām zālēm, kā jau dr. Hegman runāja par BS sarakstu, un ļoti ceram, ka tas no 1. janvāra jau tiks realizēts caur slimnīcu aptiekām. Mēs esam arī domājuši par to, kādā veidā padarīt šo procesu caurspīdīgu, kādā vēl vairāk caurspīdīgāku, vēl vairāk fleksiblāku un kādā veidā tātad mēģināt uzlabot visu šī procesa būtību, lai pacienti pie medikamentiem nokļūtu ātrāk. Bet man šeit ir jāsaka uzreiz vēl viena lieta. Mēs akcentējam uzmanību uz izmaksu efektīviem medikamentiem. Un vēl, es teiktu tā, es būtu ļoti uzmanīga par teicienu revidēt kompensējumo zāļu sarakstu, jo no vienas puses, jā, sākumā liekas, ko mēs darīsim, revidēsim un svītrosim ārā. Un tad izrādās, ka nemaz tik viegli nav izsvītrot neko, jo kādam pacientam noteikti kāds medikaments būs vajadzīgs. Bet katrā ziņā mēs pie tā strādājam, lai visu procesu uzlabotu. Jā, paldies. Un man liekas, ka šodienas pasākums ir lielisks piemērs dialogam, kur var sēdēt pie viena galda gan ārstējošā puse, gan pacienta puse, gan pārvaldības puse, gan jūs kā, teiksim, vairāk šo jautājumu īstenotāju dzīvē un atrast tos risinājumus, kur ir loģiski. Un tiešām, piemēram, es priecāšos, ja tiešām ar 1. janvāru mēs varēsim teikt, B saraksts ir pieņemts lēmums. Ja? Lieliski. Tātad vēl bija viena roka šeit. Labdien, Kaspars Gross, es šodien pārstāvu American Chamber of Commerce, un tur mums ir veselības aprūpes grupa, kurā mēs esam salīdzinoši daudz uzņēmēju, un šeit vēl nebija pārstāvēt vai vārdu nebija teikuši uzņēmēju puse. Bet īstenībā ļoti daudz par šo tēmu ir ko runāt. Es gribētu tautieši jūs nedaudz pabiedēt, jo līdz 2100. gadam, tas ir pēc 70 gadiem, Latvijas populācija būs tikai zem 1 miljonu, tas ir 950 000. Ja? Un šis te ir viens no lielākajiem iemesliem arī, kāpēc mēs tik ātri zūdam. Ja, tāpēc mums vajadzētu domāt ar tādu ideju, ka mēs paliekam mazāk un mums tomēr vajadzētu daudz vairāk darīt, lai mēs nepaliktu tik maz. Visvairāk gribētos akcentēt īstenībā 2019. gada pašas beigas un 20. gada pašu sākumu, un gribu pateikt, pirmkārt jau paldies valsts kontrolē par šo te ziņojumu, bet otrkārt veselības ministrijai un NVD, jo šie te Covid pats sākums iezīmē ne tikai mums tādu ļoti smagu laiku veselības aprūpē, bet viņš iezīmē arī sadarbības laiku veselības aprūpē, jo mēs tajā laikā, tiesa gan pie virtuāla galda, bet ar uzņēmējiem kopā ar veselības aprūpes iestādēm, ar NVD, ar visiem pārējiem resursiem apsēdāmies un izdomājām, kādā veidā pēc iespējas ātrāk, visprecīzāk mēs varam izdarīt kaut kādas lietas, kaut vai tajā pašā digitālajā jautājumā, kaut vai tajā pašā digitālajā ziņā. Un šeit mēs nepieskārāmies daudz pie tehnoloģijām, bet es gribu jums atzīmēt, ka piekrītu Reizeknē, kaut kur citur ir kaut kādi brīži, tā kā tieši tā ir jāsūta arī vēstules, bet ir jāsūta arī elektroniski tas viss, jo e-pasts neko nemaksā izsūtīt. To pašu īziņu varam aizsūtīt vai vēl kaut ko, lai mēs vienkārši akcentētu un vajadzētu vairāk uzticēties tehnoloģijām. Bet vēl pie tehnoloģijām es lūgtu veselības ministriju, es lūgtu NVD paskatīties arī šīs te ārstu komandas, kādā veidā mēs vispār skrīningu veicam un nešaut pašiem sev kājā, jo kādā veidā mēs varam veikt efektīvu skrīningu ar pirmkārt tik mazu skrīninga apmeklētību, otrkārt, ja mēs nosakam
pieņemsim krūts vēzim, ja mēs nosakām, ka 5% var būt tikai recall rates. Tas nozīmē to, ka 5% no visiem pacientiem, kas iziet skrīningam, drīkst tikti atsaukti atpakaļ, un mēs to liekam darīt radiologam. Mēs mamologam pasakam, tikai 5% jūs drīkstat atgriezt. Ja jūs atgriezīsieties 7%, tad jums būs jāraksta paskaidrojums par to. Tas nozīmē to, ka mēs uzliekam jau valstiski, mēs uzliekam kaut kādu pilnīgi nejēdzīgu punktu, kas vispār, kāpēc tas tāds ir. Ja es brīnos, kā pacientu organizācijas to nav cēlušas augšā. Un šīs te mazās lietas, sadarbība, dialogs, to, ko jūs teicāt, ir fantastiski. Un man liekas, ka strādā dialogs ar Veselības ministriju, strādā dialogs ar NVD un ar Veselības aprūpas iestādēm, bet mums vajadzētu piestrādāt pie dialoga ar lēmējvaru, jo ar izpildvaru, manuprāt, plus mīnus viss ir kārtībā. Paldies. Mums ir laiks vēl vienam komentāram. Te bija roka, lūdzu, pieskiet sevi. Jā, mans vārds ir Normons Staņevičs. Es pārstāvu Rakus, lielāko slimnīcu Latvijā, 3. lielāko darbdevēju Latvijā, un mēs ārstējam vairāk kā 70% visu vēža slimnieku. Pēc šīs dienas diskusijas, uzklausot dažādi šos viedokļus, es tomēr gribētu atgādināt divus spēlētājus šajā spēlē, kas ir paši svarīgākie, un arī kam es gribu pateikt paldies. Es gribu pateikt paldies ārstiem. Es gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas patiesībā ārstē mūsu vēža pacients. Un es gribu atgādināt, ka viss tas pārējie, ko mēs darām, mūsu pienākums ir atbalstīt ārsts. Un otrs ir tas, ka mūsu pienākums ir nodrošināt, lai pacienti, lai viņi justos droši, tur, kur viņi iet. Un es domāju, ka ļoti būtiski tomēr ir atgriezties pie šīm divām lietām, par ko mēs šeit runājam. Tā kā paldies jums visiem. Paldies jums liels. Un paldies visiem apmeklētājiem, paldies par saistošo diskusijas dalībniekiem, paldies skatītājiem, kur sekoja mums līdz tiešraidē un uz tikšanos kaut kad atkal pēc kādas no nākamām revīzijām. Paldies!